Šķēr tagad, kamēr jūs skatāties šo video, jūsu ķermenis kustās ar ātrumu 700 km/sekundē cauri kosmosam. Bet tas nav viss. Mūsu Saules sistēma traucas ar ātrumu 220 km/sekundē ap piena ceļa centru, un pati galaktika lido ar ātrumu 600 km/sekundē pretī kaut kam, ko zinātnieki sauc par lielo atraktoru. Bet šeit ir patiesi satriecošais fakts. Viss, kas jūs redzat ap sevi, zvaigznes, planētas, galaktikas, pat jūsu pašu ķermenis, veido tikai 5% no visa, kas eksistē. Pārējie 95% ir kaut kas pilnīgi neredzams, kaut kas, kas nepakļaujās nevienam no mūsu zināmajiem fiziskajiem likumiem. 2023. gadā Eiropas kosmosa aģentūras teleskops Euklid nosūtīja uz Zemi attēlus, kas lika zinātniekiem visā pasaulē aizturēt elpu. Pirmo reizi cilvēces vēsturē mēs redzējām tumšās matērijas tīklu, gigantiskas kosmiskās struktūras, kas aptver miljardiem gaismas gadu. Šis tīkls izskatās kā neironu tīkls cilvēka smadzenēs, bet atšķirībā no smadzenēm, šis tīkls ir tik milzīgs, ka mūsu prāts pat nespēj to aptvert. Un visnoslēpumainākais, šis neredzamais tīkls ir tas, kas tur kopā visu, ko mēs redzam. Bez tā jūs, es, Zeme, Saule, mēs visi būtu izklīduši kosmosa tukšumā pirms miljardiem gadu. Iedomājieties, ka jūs stāvat uz tilta un skatāties uz upi. Jūs redzat ūdeni, kas plūst, redzat viļņus, redzat atspulgus. Bet tagad iedomājieties, ka kāds jums pasaka, viss, ko jūs redzat, ūdens, viļņi, atspulgus, tas ir tikai 5% no upes. Pārējie 95% ir kaut kas pilnīgi neredzams, bet tieši tas nosaka, kā plūst ūdens, kā veidojās viļņi, kā krīt gaisma. Jūs domātu, ka cilvēks ir traks, bet tieši tāda ir mūsu visuma realitāte. Stāsts par tumšo matēriju sākās 1933. gadā, kad šveiciešu astronoms Fricis Cvikijs studēja galaktiku kopu Koma. Viņš izmērīja, cik ātri šīs galaktikas kustās vienā ap otru, un aprēķini parādīja kaut ko pilnīgi neiespējamu. Galaktikas kustējās tik ātri, ka tām vajadzēja izklīst kosmosā jau sen, bet tās turējās kopā. Cvikijs aprēķināja, ka, lai izskaidrotu šo kustību, galaktiku kopā ir jābūt 400 reižu vairāk masas, nekā mēs redzam. 400 reižu. Viņš nosauca šo neredzamo masu par dunkle matērie, tumšo matēriju. Lielākā daļa zinātnieku viņa neuzskatīja nopietni. Viņi domāja, ka Cvikijs vienkārši kļūdījās aprēķinos. Bet tad nāca Vera Rubina. 1970. gados šī amerikāņu astronome no Carnegie institūta sāka mērīt, cik ātri zvaigznes rotē ap galaktiku centriem. Un viņa atklāja kaut ko vēl dīvaināku. Pēc Ņūtona likumiem zvaigznēm galaktikas malās vajadzēja kustēties daudz lēnāk nekā zvaigznēm centrā. Tāpat kā Neptūns kustas lēnāk nekā Merkurs ap Sauli. Bet Rubinas mērījumi parādīja, ka zvaigznes galaktikas malās kustas tikpat ātri kā zvaigznes centrā. Tas bija tāpat kā ja Neptūns riņķot ap Sauli ar tādu pašu ātrumu kā Merkurs. Pilnīgi neiespējami. Bija tikai viens izskaidrojums. Katru galaktiku ieskauj milzīga, neredzama halo no kaut kā, kas rada gravitāciju, bet neatstaro gaismu. Šī neredzamā halo masa ir 5 līdz 10 reizes lielāka nekā visas zvaigznes, planētas un gāzes kopā. Iedomājieties, jūs redzat māju, bet patiesībā šī māja ir tikai maza istaba milzīgā, neredzamā pilī. Un šī pils ir tā, kas patiešām nosaka visu. Tagad nāk patiesi satriecošā daļa. Zinātnieki aprēķināja, ka ja nebūtu tumšās matērijas, galaktikas vienkārši nevarētu eksistēt. Pēc lielā sprādziena, kad visums bija tikai karsta gāzes jūra, parastā matērija, ātomi, no kuriem veidojamies mēs, bija izkliedēta pārāk vienmērīgi. Gravitācija nebūtu pietiekami spēcīga, lai šos ātomus savāktu kopā un izveidotu zvaigznes un galaktikas. Bet tumšā matērija sāka veidot blīvumus jau agrīni, tūlīt pēc lielā sprādziena. Tā izveidoja gravitācijas bedres, un parastā matērija sāka krīt šajās bedrēs kā ūdens izlietnē. Tieši tumšās matērijas gravitācijas bedres kļuva par veidnēm, pēc kurām veidojās galaktikas. Bez tumšās matērijas nebūtu galaktiku, bez galaktikām nebūtu zvaigžņu, bez zvaigznēm nebūtu planētu, bez planētām nebūtu dzīvības.
Bez dzīvības nebūtu jūsu, kas tagad lasāt šos vārdus. Viss, kas jūs esat, viss, ko jūs mīlat, viss, ko jūs zināt, eksistē tikai tāpēc, ka eksistē kaut kas, ko mēs nevaram redzēt, pieskarties vai tieši izmērīt. Mēs esam kā bērni, kas spēlējas smilšu kastē, nezinot, ka visa kaste stāv uz milzīgas, neredzamas platformas. Bet kas ir šī tumšā matērija? 60 gadus pēc Cvikija atklājuma mēs joprojām nezinām. Mēs zinām, kas tā nav. Tā nav parastas matērijas tumšas formas, ne melnie caurumi, ne brūnie punduri, ne augstās planētas. Mēs to zinām, jo esam saskaitījuši visus atomus, kas izveidojās lielajā sprādzienā, un viņu ir par maz, daudz par maz. Tumšajai matērijai ir jābūt kaut kam pilnīgi citam, daļiņām, kas nepakļaujas standarta modeļa likumiem, daļiņām, kas miedarbojas ar parasto matēriju tikai caur gravitāciju. Zinātnieki ir ierosinājuši 10 kandidātu. Vājās miedarbības masīvās daļiņas, jeb VIMPs, daļiņas, kas ir 100 reizes smagākas par protonu, bet tik vāji miedarbojas ar parasto matēriju, ka miljardi šo daļiņu šķērso jūsu ķermeni katru sekundi, un jūs to nejūtat. Aksioni – daļiņas, kas ir miljardiem reižu vieglākas par elektronu, bet kuru ir tik daudz, ka tās veido lielāko daļu visuma masas. Sterilie neitrino – spoku daļiņas, kas nepakļaujās pat vājās kodolspēka likumiem. Vai varbūt tumšā matērija ir kaut kas vēl dīvaināks? Modificēta gravitācija, papildu dimensijas vai pat daļiņas no paralēlā visuma? 1992. gados zinātnieki uzbūvēja pirmo detektoru, kas mēģināja tieši noķert tumšās matērijas daļiņas. Tas atradās dziļi zem Granlaso kalna Itālijā. Eksperiments Dama. Ideja bija vienkārša. Ja tumšās matērijas daļiņas pastāvīgi lido cauri Zemei, tad reizēm ļoti reti viena no tām varētu sadurties ar atomu detektorā. Šī sadursme radītu mazu gaismas uzliesmojumu. Zinātnieki gaidīja. Un gaidīja. Un pēc vairākiem gadiem viņi paziņoja: mēs redzam signālu. Katru gadu jūnijā, kad Zeme savā kustībā ap Sauli lido pretī tumšās matērijas vējam, sadursmju skaits pieaug. Katru gadu decembrī, kad Zeme lido prom no vēja, sadursmju skaits samazinās. Bet tad citi eksperimenti mēģināja apstiprināt šo rezultātu. Xenon eksperiments Itālijā, Lux eksperiments Dienvidakotā, Panda X eksperiments Ķīnā. Visi šie detektori bija daudz jutīgāki nekā Dama, un neviens no tiem neko neatrada. Pilnīgu klusumu. Kā tas iespējams? Vai Dama redzēja kaut ko citu? Vai citi detektori meklē nepareizajā vietā? Vai tumšā matērija ir vēl dīvaināka nekā mēs domājām? 1998. gadā notika kaut kas, kas mainīja visu. Divas zinātnieku komandas. Viena, ko vadīja Sauls Perlmuters no Bērklijas, otra, ko vadīja Ādams Rīs un Brians Šmits, studēja tālas supernova eksplozijas, mēģinot izmērīt, cik ātri visums izplešās. Viņi gaidīja atklāt, ka izplešanās palēninās. Galu galā gravitācija velk visu atpakaļ kopā. Bet viņi atklāja pretējo. Visums nevis palēninās, bet paātrinās. Kaut kas stumj galaktikas arvien ātrāk un ātrāk viena no otras. Kaut kas, kas darbojas pretēji gravitācijai. Zinātnieki nosauca šo kaut ko par tumšo enerģiju, un aprēķini parādīja, ka šīs tumšās enerģijas ir vēl vairāk nekā tumšās matērijas. 70% no visa, kas eksistē, ir tumšā enerģija, 25% ir tumšā matērija, un tikai 5%, tikai 5 nožēlojami procenti ir parastā matērija, no kuras veidotas zvaigznes, planētas un mēs. Mēs esam kosmiskā kļūda. Mēs esam apaļošanas kļūda visuma grāmatvedībā. Bet šeit stāsts kļūst vēl dīvaināks. Tumšā matērija un tumšā enerģija ir pretinieki kosmiskajā karā. Tumšā matērija velk lietas kopā ar savu gravitāciju. Tā vēlas veidot struktūras, veidot galaktikas, veidot galaktiku kopas, bet tumšā enerģija stumj lietas savu seinandera. Tā vēlas izkliedēt visu, izplest telpu starp galaktikām, padarīt visumu arvien retāku un augstāku. Un šīs divas spēki cīnās par visuma likteni jau 14 miljārdus gadu. Pirmajās miljardiem gadu pēc lielā sprādziena tumšā matērija uzvarēja.
Visums bija mazāks, blīvāks un gravitācija bija spēcīgāka. Tumšā matērija veidoja savu tīklu, savāca parasto matēriju kopā, radīja pirmās zvaigznes un galaktikas. Bet tad, pirms aptuveni 6 miljardiem gadu, notika pagrieziens. Visums bija izpletis tik daudz, ka tumšā enerģija kļuva spēcīgāka par tumšās matērijas gravitāciju, un kopš tā laika visums sāka pātrināties. Tagad iedomājieties, ka jūs stāvat uz tilta starp divām salām. Viena sala ir pagātne, blīvs, karsts, strukturēts visums, kur tumšā matērija valda. Otra sala ir nākotne, augsts, tukšs, izkliedēts visums, kur tumšā enerģija valda. Un jūs stāvat tieši vidū, šajā īsajā brīdī kosmiskajā vēsturē, kad abas salas vēl ir redzamas. Pēc miljardiem gadu tilts būs pazudis. Galaktikas būs tik tālu viena no otras, ka gaisma no vienas nekad nesasniegs otru. Katra galaktika būs vientuļa sala, bezgalīgā tukšumā. Bet pagaidiet, stāsts vēl nav beidzies. 1999. gadā zinātnieki atklāja kaut ko vēl satriecošāku. Viņi izmērīja kosmiskā mikroviļņu fona starojumu, gaismu, kas nāk no laika, kad visums bija tikai 300 000 gadu vecs. Un šajā gaismā viņi ieraudzīja rakstu, sīkas temperatūras svārstības, kas parāda, kā matērija bija sadalīta agrīnajā visumā. Un šis raksts atklāja precīzu recepti. Visums sastāv no 70,3% tumšās enerģijas, 27% tumšās matērijas un 4,9% parastās matērijas. Šie skaitļi nav nejaušī. Ja tumšās matērijas būtu mazliet vairāk, visums būtu sabrucis atpakaļ uz sevi pirms miljardiem gadu. Ja tumšās matērijas būtu mazliet mazāk, galaktikas nekad nebūtu izveidojušās. Ja tumšās enerģijas būtu mazliet vairāk, visums būtu sācis pātrināties pārāk agri un zvaigznes nekad nebūtu varējušas izveidoties. Ja tumšās enerģijas būtu mazliet mazāk, visums būtu sabrucis. Mēs dzīvojam visumā, kas ir precīzi noregulēts dzīvības eksistencei. Un šī precizitāte ir tik neticama, ka zinātnieki tai ir devuši vārdu – kosmiskā smalkinātā regulēšana. Daži zinātnieki saka, ka šī smalkinātā regulēšana pierāda, ka mūsu visums ir tikai viens no bezgalīgi daudziem visumiem – multivers, kur katrā visumā ir citas konstantes, citi likumi, cita tumšās matērijas un tumšās enerģijas attiecība. Un mēs vienkārši dzīvojam tajā visumā, kur konstantes ir pareizās dzīvībai. Citi zinātnieki saka, ka šī smalkinātā regulēšana norāda uz kaut ko dziļāku. Varbūt uz dizainu, varbūt uz mērķi, varbūt uz kaut ko, ko mēs vēl neizprotam par realitātes dabu. Bet ir vēl viena iespēja. Varbūt tumšā matērija un tumšā enerģija nav divas dažādas lietas. Varbūt tās ir vienas un tās pašas lietas dažādos stāvokļos. Iedomājieties ūdeni. Tas var būt ledus, šķidrums vai tvaiks, atkarībā no temperatūras. Varbūt tumšā matērija ir augstais stāvoklis, kas rada gravitāciju un veido struktūras. Un varbūt tumšā enerģija ir karstais stāvoklis, kas rada atgrūšanu un izpleš telpu. Varbūt agrīnajā visumā viss bija tumšā matērija, bet tad, kad visums atzisa un izplatās, daļa no tās pārvērtās par tumšo enerģiju. Šī ideja izskaidro, kāpēc pagrieziens notika tieši pirms 6 miljardiem gadu. Tas bija brīdis, kad visums bija atdzisis un izplatis tik daudz, ka tumšā matērija sāka pārvērsties par tumšo enerģiju. Un ja šī ideja ir pareiza, tad nākotne ir vēl dīvaināka nekā mēs domājām. Jo tas nozīmē, ka tumšās enerģijas daudzums nav konstants, tas pieaug. Un ja tas pieaug pietiekami ātri, tad pēc miljardiem gadu varētu notikt kaut kas patiesi katastrofāls. Zinātnieki sauc to par lielo plīsumu. Iedomājieties, ka tumšā enerģija kļūst arvien spēcīgāka. Vispirms tā izplēš galaktikas viena no otras, tad tā sāk plēst pašas galaktikas, tad tā plēš zvaigžņu sistēmas, tad planētas, tad molekulas, tad ātomus, un visbeidzot, pašā beigās tā plēš pašu telpu laiku. Visums beidzas ne ar dūcienu, bet ar plīsumu. Viss, kas eksistē, tiek saplēsts gabalos, līdz nekas vairs nepaliek. Bet ir arī citas iespējas. Ja tumšā enerģija ir konstanta, tā, ko zinātnieki sauc par kosmisko konstanti, tad visums vienkārši turpinās izplesties mūžīgi. Galaktikas attālināsies viena no otras,
līdz katra būs vientuļa sala bezgalīgā tukšumā. Zvaigznes izdedzēs, melnie caurumi iztvaikos, un pēc Google gadiem, tas ir 1 ar 100 nulēm, visums būs tikai augsts, tumšs, tukšs telpas okeāns, kur nekas nekad nenotiks. Vai arī, un šī ir visnoslēpumainākā iespēja, tumšā enerģija varētu sākt vājināties. Varbūt tā nav konstanta, bet lauks, kas mainās laikā. Un ja tā sāk vājināties, tad gravitācija atkal uzvarēs. Visums pārstās izplesties un sāks sarukt. Galaktikas sāks tuvoties viena otrai, temperatūra sāks pieaugt. Un visbeidzot, pēc miljardiem gadu, viss sabruks atpakaļ vienā punktā. Lielais sabrukums, lielā sprādziena pretējais process. Bet šeit ir patiesi fascinējošais. Ja notiek lielais sabrukums, varbūt tas nav beigas. Varbūt tas ir jauns sākums. Varbūt mūsu visums ir tikai viens cikls bezgalīgā virknē. Lielais sprādziens, izplešanās, sabrukums, jauns lielais sprādziens, mūžīgais atgriešanās cikls. Un varbūt tumšā matērija un tumšā enerģija ir mehānisms, kas uztur šo ciklu. Tumšā matērija veido struktūras, rada dzīvību, rada apziņa. Tumšā enerģija visu izkliedē, atjauno visumu, sagatavo to nākamajam ciklam. 1993. gadā fiziķis Pols Steinhardt no Princetonas Universitātes ierosināja vēl dīvaināku ideju – cikliskais visums ar papildu dimensiju. Viņš iedomājās, ka mūsu trīsdimensiju visums ir kā plāna membrāna, kas peld augstākdimensiju telpā, un ir cita membrāna, paralēls visums, kas peld blakus. Reizi pa miljardiem gadu šīs divas membrānas saduras. Sadursme rada milzīgu enerģijas vilni, to, ko mēs saucam par lielo sprādzienu. Bet patiesībā tas nav sākums, tas ir tikai nākamais cikls bezgalīgā virknē. Un tumšā enerģija šajā modelī ir spēks, kas stumj membrāna savu sēnanderu pēc sadursmes. Tā ir kā atspere starp diviem objektiem. Pēc sadursmes tā atspērtos atpakaļ. Bet gravitācija lēnām velk membrānas atpakaļ kopā, un pēc miljardiem gadu tās atkal saduras. Jauns lielais sprādziens, jauns visums, jauna iespēja dzīvībai, apziņai, jautājumiem. Tagad atgriezīsimies pie tā Euklida teleskopa attēla, ar kuru mēs sākām. Tas parāda tumšās matērijas tīklu, kas aptver miljardiem gaismas gadu. Bet tas, ko attēls patiešām parāda, ir kaut kas dziļāks. Tas parāda, ka visums nav haotisks, tas ir strukturēts, tas ir organizēts. Un šī organizācija nāk no kaut kā, ko mēs nevaram redzēt. Neredzamais veido redzamo. Tukšums veido formu. Nekas veido visu. Šis ir viens no dziļākajiem atklājumiem cilvēces vēsturē. Mēs vienmēr domājām, ka realitāte ir tas, ko mēs redzam. Ka visums ir zvaigznes, galaktikas, planētas, lietas, kas atspīd, kas izstaro gaismu, kas atstāja pēdas. Bet tagad mēs zinām, ka tas viss ir tikai virsma. Zem virsmas ir dziļums, kas ir 20 reizes lielāks. Un šis dziļums nosaka visu. Kā veidojas galaktikas, kā kustas zvaigznes, kā eksistē dzīvība, kā beigsies visums. Mēs esam kā zivis okeānā, kas tikko atklāja, ka eksistē ūdens. Visu savu dzīvi mēs peldējām šajā vidē, bet nekad to nepamanījām. Mēs redzējām citas zivis, redzējām koraļus, redzējām gaismu, kas nāk no augšas. Bet pats okeāns, milzīgā neredzamā vide, kas tur mūs, kas ļauj mums kustēties, kas nosaka mūsu eksistenci, tas palika neredzams. Līdz tagad. Un tāpat kā zivis, kas atklāja ūdeni, mēs tagad sākam uzdot jaunus jautājumus. Ja 95% no visuma ir kaut kas, ko mēs nevaram redzēt, ko vēl mēs neredzam? Cik daudz slāņu realitātē ir? Varbūt tumšā matērija un tumšā enerģija ir tikai nākamais slānis, un zem tā ir vēl dziļāki slāņi, vēl fundamentālākas struktūras, vēl lielāki noslēpumi. 2025. gadā dziļi zem Sanforda laboratorijas Dienvidakotā, 1,5 kilometru zem zemes, notiek viens no visdīvainākajiem eksperimentiem cilvēces vēsturē. Milzīgā tvertnē, kas piepildīta ar 7 tonnām šķidrā ksenona, zinātnieki gaida.
Viņi gaida, ka cauri šim ksenonam izlidos tumšās matērijas daļiņa un sadursies ar vienu ksenona ātomu. Tikai viena sadursme, viens mirklis. Viens pierādījums, ka tas, kas veido 95% no visuma, patiešām eksistē. Bet šeit ir paradoks. Lai noķertu kaut ko, kas gandrīz nekad nesadarbojas ar parasto matēriju, jums ir jāizolējas no visa pārējā, kas sadarbojas. Tāpēc detektors atrodas 1,5 kilometru zem Zemes, lai bloķētu kosmiskos starus, kas bombardē Zemi katru sekundi. Tāpēc tas ir ieskauts tonās svina un polietilēna, lai bloķētu radioaktīvo starojumu no apkārtējām klintīm. Tāpēc pats ksenons ir attīrīts līdz neticamai tīrībai. Katrā triljonā ksenona ātomu drīkst būt tikai viens svešais ātoms, un pat tad, pat ar visu šo aizsardzību, zinātnieki sagaida redzēt tikai dažas sadursmes gadā. Dažas. No miljardiem tumšās matērijas daļiņu, kas izlido cauri detektoram katru sekundi, tikai dažas, varbūt 3, varbūt 5, atstās pēdas. Tas ir kā mēģināt noķert vienu konkrētu lietus pilienu vētrā, kas ilgst gadu. Bet zinātnieki gaida, jo viena sadursme, viens signāls, viens mirklis būtu pietiekams, lai mainītu visu. Lux Zeppelin eksperiments, tā sauc šo detektoru, ir tikai viens no 10 eksperimentu visā pasaulē. Itālijā, zem Granlaso kalna, darbojas ksenona eksperiments ar 8 tonnām šķidrā ksenona. Ķīnā, 2 km zem Džinpinga kalna, atrodas Panda X, vēl lielāks detektors. Japānā būvē X-mas, Kanādā Deep. Katrs no šiem detektoriem ir nedaudz atšķirīgs. Katrs meklē nedaudz citādāku signālu. Katrs cer būt tas, kas pirmais noķers tumšo matēriju. Bet pagaidiet, ja tumšā matērija ir visur, ja tā veido 25% no visuma, kāpēc tā ir tik grūti noķerama? Atbilde atklāja kaut ko fundamentāli par realitātes dabu. Tumšā matērija miedarbojas ar parasto matēriju tikai caur gravitāciju. Tā nejūt elektromagnētisko spēku, tāpēc tā neatstaro gaismu. Tā nejūt spēcīgo kodolspēku, tāpēc tā neveido ātomus. Tā nejūt pat vājo kodolspēku. Vismaz lielākā daļa tumšās matērijas modeļu to neparedz. Iedomājieties divas pasaules, kas eksistē vienā un tajā pašā vietā, bet gandrīz nekad nesaskaras. Viena pasaule, mūsējā, ir pilna ar gaismu, skaņu, siltumu, krāsām. Otra pasaule, tumšās matērijas pasaule, ir pilnīgi klusa, pilnīgi tumša, pilnīgi augsta. Šīs divas pasaules iziet viena caur otru kā divi spoki, bet reizēm ļoti reti notiek saskare, un tieši šos saskares mirkļus mēs mēģinam noķert. 1982. gados fiziķis James Peebles no Princetons Universitātes izveidoja pirmo detalizēto modeli tam, kā tumšā matērija veidoja visuma struktūru. Viņš izmantoja superdatorus, lai simulētu, kas notika pēc lielā sprādziena, un simulācijas parādīja kaut ko pārsteidzošu. Tumšā matērija nesadalījās vienmērīgi. Tā veidoja pavedienu tīklu, milzīgas kosmiskās struktūras, kas aptver miljardiem gaismas gadu. Un šo pavedienu krustpunktos, kur vairāki pavedieni satiekas, veidojās blīvi mezgli. Tieši šajos mezglos vēlāk izveidojās galaktikas. Pīblsa simulācijas parādīja, ka tumšā matērija ir kā sastatnes ēkas būvniecībā. Vispirms jūs uzceļat sastatnes, tās nosaka ēkas formu, tās tur visu kopā. Un tikai tad jūs pievienojat sienas, logus, jumtu, redzamo daļu. Tieši tāpat tumšā matērija vispirms izveidoja sastatnes, gravitācijas tīklu. Un tikai tad parastā matērija, gāze, putekļi, zvaigznes aizpildīja šo tīklu. Bet šeit ir fascinējošākais. Šis tīkls nav statisks. Tas aug, tas attīstās, tas kļūst arvien sarežģītāks. Agrīnajā visumā, tikai dažus miljonus gadu pēc lielā sprādziena, tumšās matērijas tīkls bija vienkāršs, tikai sīki blīvumi, mazi mezgli. Bet ar laiku šie mezgli auga, tie apvienojās. Tie veidoja lielākus mezglus, lielākus pavedienu, un šis process turpinās joprojām. Kier tagad, kamēr jūs lasāt šos vārdus, tumšās matērijas tīkls aug un mainās. 2023. gadā Euklida teleskops nosūtīja uz Zemi ne tikai attēlus, bet arī datus par to, cik ātri šis tīkls aug.
Un šie dati atklāja kaut ko negaidītu. Tīkls aug lēnāk nekā paredzēja teorija. Nedaudz lēnāk, tikai dažus procentus. Bet šī atšķirība ir pietiekama, lai zinātnieki sāktu uzdot jautājumus. Varbūt mūsu izpratne par tumšo matēriju nav pilnīga. Varbūt tumšā matērija miedarbojas ne tikai ar parasto matēriju, bet arī pati ar sevi. Varbūt tumšās matērijas daļiņas var sadurties viena ar otru, anihilēties, radīt enerģiju. Šī ideja, ka tumšā matērija var būt silta vai pat karsta, maina visu. Ja tumšās matērijas daļiņas var miedarboties viena ar otru, tad agrīnajā visumā, kad viss bija blīvāks un karstāks, šīs miedarbības bija biežākas. Un šīs miedarbības varēja palēnināt tumšās matērijas kondensāciju. Tas nozīmē, ka pirmās galaktikas veidojās nedaudz vēlāk, nedaudz lēnāk nekā mēs domājām. Un patiesām, kad Džeimsa Veba kosmiskais teleskops sāka novērot visatālākās galaktikas, kas veidojās tikai dažus simtus miljonus gadu pēc lielā sprādziena, tas atklāja kaut ko pārsteidzošu. Šīs galaktikas ir lielākas un masīvākas, nekā tām vajadzētu būt. Tās veidojās ātrāk nekā paredzēja standarta modelis. Kā tas iespējams? Varbūt tumšā matērija agrīnajā visumā uzvedās citādāk, varbūt tā bija augstāka un kondensējās ātrāk, vai arī mūsu izpratne par galaktiku veidošanos ir nepilnīga. Tagad iedomājieties, ka jūs varētu ceļot atpakaļ laikā un vērot, kā veidojās pirmās galaktikas. Jūs redzētu tumšās matērijas tīklu, neredzamu, bet jūtamu caur tā gravitāciju. Šis tīkls būtu kā kosmiskais zirnekļa tīkls, kas aptver visu visumu. Un katrā tīkla mezglā jūs redzētu, kā sāk krāties parastā matērija, ūdeņraža un hēlija gāze, kas palika pāri no lielā sprādziena. Vispirms gāze vienkārši krīt tumšās matērijas gravitācijas bedrē. Tā krīt arvien ātrāk, līdz tā sasit pati sev pretī mezgla centrā. Šī sadursme rada siltumu. Gāze sāk kvēlot. Un ja mezgls ir pietiekami liels, ja gāzes ir pietiekami daudz, tad spiediens un temperatūra centrā kļūst tik augsti, ka sākas kodolsintēze. Iedegas pirmā zvaigzne. Šīs pirmās zvaigznes, zinātnieki tās sauc par populācijas 3 zvaigznēm, bija pilnīgi atšķirīgas no mūsdienu zvaigznēm. Tās bija milzīgas, 100, 200, 300 reižu masīvākas par Sauli. Tās bija karstakas, virsmas temperatūra 10 000 grādu, un tās bija īsdzīves. Tās izdega tikai dažus miljonus gadu, salīdzinot ar Saules 10 miljardiem gadu. Bet šīs īsās dzīves laikā šīs zvaigznes mainīja visumu. Tās radīja pirmos smagos elementus – oglekli, skābekli, dzelzi. Elementus, bez kuriem nevar eksistēt planētas un dzīvība. Un kad šīs zvaigznes eksplodēja kā supernova, tās izkliedēja šos elementus pa visu apkārtējo telpu. Nākamā zvaigžņu paudze veidojās jau no bagātinātas gāzes. Un nākamā. Katru reizi pievienojot vairāk smago elementu, vairāk sarežģītības, vairāk iespēju. Un visu šo laiku tumšās matērijas tīkls turpināja augt. Mazie mezgli apvienojās lielākos. Atsevišķas zvaigznes apvienojās zvaigžņu kopās. Zvaigžņu kopas apvienojās galaktikās. Un galaktikas sāka kustēties pa tumšās matērijas pavedieniem, slīdot lejup pa gravitācijas nogāzēm uz lielākiem mezgliem. 1977. gadā astronomi Brents Stinslija un Richards Lars aprēķināja, ka lielākās galaktikas, tās, ko mēs redzam galaktiku kopu centros, neveidojās uzreiz. Tās auga, apēdot mazākas galaktikas. Šis process, ko sauc par galaktiku kanibālismu, turpinās joprojām. Kijār tagad mūsu piena ceļš ir procesā apēst vairākas mazākas galaktikas. Lielo Magellāna mākoni, mazo Magellāna mākoni, Sagitārija pundurgalaktiku. Un šis kanibālisms nav nejaušs. Tas notiek pa tumšās matērijas pavedieniem. Mazās galaktikas slīd pa šiem pavedieniem kā pēdlītes pa diegu, līdz tās sasniedz lielo galaktiku mezgla centrā. Un tad tās tiek aprītas. To zvaigznes tiek izkliedētas. To gāze tiek absorbēta. Un lielā galaktika kļūst vēl lielāka. Bet šeit ir patiesi fascinējošais. Tumšā matērija nosaka ne tikai to, kur veidojās galaktikas, bet arī to, kāda forma tām ir. Spirālgalaktikas, tādas kā mūsu piena ceļš, veidojas tumšās matērijas halo, kas rotē.
Šī rotācija liek parastās matērijas diskam izveidot spirālveida rokas. Eliptiskās galaktikas veidojas, kad divas spirālgalaktikas saduras un apvienojas. To tumšās matērijas halo sapludina, un rezultātā ir haotiska eliptiska forma. Un ir vēl dīvainākas galaktikas – gredzengalaktikas, kur zvaigznes veido perfektu gredzenu ap tukšu centru. Lēdzgalaktikas, kas izskatās kā kosmiskās lēcas. Neregulārās galaktikas, kas izskatās kā kosmiskās drumslas. Katra no šīm formām stāsta stāstu par to, kas notika ar tumšās matērijas halo. Vai tā sadūrās ar citu halo, vai tā tika izkropļota ar tuvējās galaktikas gravitāciju, vai tā vienkārši nekad pilnīgi neveidojās. 2012. gadā zinātnieki no Heidelbergas Universitātes izveidoja vienu no detalizētākajām visuma simulācijām – projektu Illustris. Viņi simulēja 33 miljonu gaismas gadu kubu, sekojot 12 miljardiem tumšās matērijas daļiņu un parastās matērijas elementu. Simulācija prasīja 16 miljonus procesoru stundu. Ja to būtu darbinājis viens dators, tas būtu prasījis 1800 gadus. Un rezultāts bija satriecošs. Simulācija radīja visumu, kas izskatās gandrīz identisks tam, ko mēs novērojam. Galaktikas pareizajās vietās, galaktiku kopas pareizajā sadalījumā, tumšās matērijas tīkls pareizajā struktūrā. Tas bija kā skatīties uz visuma dvīni, virtuālu visumu, kas dzīvo datora atmiņā, bet kas uzvedas tieši tāpat kā reālais. Bet simulācija atklāja arī kaut ko negaidītu. Tumšās matērijas halo nav vienkārši apaļi mākoņi. Tiem ir struktūra. Tiem ir apakšhalo. Mazāki tumšās matērijas mākoņi, kas orbītē ap galveno halo. Un šiem apakšhalo ir savi apakšhalo. Un tā tālāk līdz pašiem mazākajiem mērogiem. Tumšās matērijas tīkls ir fraktāls. Tas atkārtojas visos mērogos, no galaktiku kopām līdz atsevišķām zvaigznēm. Šī fraktālā struktūra nozīmē, ka ap katru zvaigzni, ap katru planētu, pat ap jūsu pašu ķermeni varētu būt sīks tumšās matērijas mākonītis. Protams, šis mākonītis būtu tik mazs un tik izkliedēts, ka tā gravitācija būtu pilnīgi nenozīmīga. Bet tas būtu tur, neredzams pavadonis, kas lido kopā ar jums cauri kosmosam. Tagad atgriezīsimies pie tā jautājuma, ar kuru mēs sākām. Kāpēc tumšā matērija ir tik grūti noķerama? Atbilde ir tāda, ka mēs meklējam ļoti konkrētu lietu – sadursmi starp tumšās matērijas daļiņu un parastu atomu. Bet varbūt ir citi veidi, kā noķert tumšo matēriju. Varbūt mēs varam meklēt ne pašas daļiņas, bet to ietekmi. Piemēram, ja tumšās matērijas daļiņas var sadurties viena ar otru un anihilēties, tad tās varētu radīt gamma starus, ļoti augstas enerģijas gaismu. Un patiesām, teleskopi ir atklājuši noslēpumainu gamma staru starojumu, kas nāk no piena ceļa centra. Vai tas varētu būt tumšās matērijas signāls, vai arī tas ir tikai no pulsāriem un citiem parastiem objektiem? Vai arī mēs varam meklēt tumšās matērijas ietekmi uz zvaigžņu kustību? Ja cauri Saules sistēmai izlido tumšās matērijas mākonītis, tas varētu nedaudz izmainīt planētu orbītas. Šīs izmaiņas būtu sīkas, tikai dažas milimetru sekundē, bet ar pietiekami precīziem mērījumiem mēs varētu tās noķert. Vai arī, un šī ir visnoslēpumainākā iespēja, mēs varam meklēt tumšās matērijas viļņus. Tieši tāpat kā parastā matērija var veidot viļņus, skaņas viļņus, gaismas viļņus, gravitācijas viļņus, varbūt tumšā matērija var veidot savus viļņus. Un šie viļņi varētu izpausties kā sīkas svārstības gravitācijas laukā, ko mēs varētu izmērīt ar ļoti jutīgiem instrumentiem. 2024. gadā zinātnieki no Massachusettsas Tehnoloģiju institūta ierosināja jaunu veidu, kā meklēt tumšo matēriju, izmantojot kvantu sensorus. Šie sensori ir tik jutīgi, ka tie var noķert atsevišķu atomu kustību. Un ja tumšās matērijas daļiņas izlido cauri sensoram, tā varētu nedaudz pagrūst atomu. Šis grūdiens būtu tik mazs, ka parastie detektori to nepamanītu, bet kvantu sensors varētu. Ideja ir tāda. Jūs ņemat atomu un atdzesējat to gandrīz līdz absolūtai nullei, mīnus 273 grādi pēc Celsija. Pie šīs temperatūras atoms gandrīz nekustās. Tas ir kvantu stāvoklī, kur jebkura, pat vismazākā ietekme to izmainīs. Un tad jūs gaidāt. Ja atoms pēkšņi sāk kustēties, tas varētu būt tāpēc, ka cauri tam izlidoja tumšās matērijas daļiņa. Bet šeit ir problēma.
Atoms var sākt kustēties arī citu iemeslu dēļ – termiskās svārstības, seismiskie trīcieni, elektromagnētiskie lauki, pat kosmiskais fona starojums. Tāpēc jums ir jāizolē sensors no visa pārējā. Jums tas ir jānovieto dziļi zem zemes. Jums tas ir jāieskauj ar aizsardzību. Jums tas ir jāatdzesē līdz gandrīz absolūtai nulei. Un pat tad jums ir jāgaida gadiem, lai savāktu pietiekami daudz datu. Tas ir kā mēģināt dzirdēt čukstu vētrā. Vai vēl sliktāk, tas ir kā mēģināt dzirdēt čukstu, kad pats esi kurlušs. Jums ir jāizveido ierīce, kas var dzirdēt to, ko jūs nevarat. Jums ir jāmēra tas, kas ir mazāks par jebko, ko jūs esat mērījis iepriekš. Jums ir jānoķer tas, kas gandrīz nekad nenotiek. Un tomēr zinātnieki turpina mēģināt, jo viņi zina, ka ja viņi noķers tumšo matēriju, ja viņi iegūs tikai vienu skaidru, neapstrīdamu signālu, tas būs viens no lielākajiem atklājumiem cilvēces vēsturē. Tas būs pierādījums, ka realitāte ir daudz dīvaināka nekā mēs domājām. Tas būs loks uz jaunu fizikas pasauli, jaunu izpratni par visumu, jaunu veidu, kā domāt par matēriju, enerģiju un eksistenci. Bet pat ja mēs nekad nenoķersim tumšās matērijas daļiņu tieši, mēs jau zinām, ka tā eksistē. Mēs to zinām no galaktiku rotācijas. Mēs to zinām no galaktiku kopu kustības. Mēs to zinām no gravitācijas lēcām, veida, kā galaktikas saliec gaismu no attālākiem objektiem. Mēs to zinām no kosmiskā mikroviļņu fona starojuma. Visi šie novērojumi norāda uz vienu un to pašu secinājumu. Ir kaut kas tur, kaut kas milzīgs, kaut kas, kas veido lielāko daļu no visuma masas. Un šis kaut kas nav tikai pasīvs novērotājs. Tas ir aktīvs dalībnieks kosmiskajā drāmā. Tas veido galaktikas. Tas vada to kustību. Tas nosaka, kur veidojas zvaigznes un kur ir tukšums. Tas ir kā neredzams režisors, kas stāv aiz skatuves un vada visu izrādi. Mēs redzam aktierus, zvaigznes, galaktikas, planētas, bet režisors paliek neredzams. Iedomājieties, ka jūs skatāties leļļu teātri. Jūs redzat lelles, kas kustas, dejo, stāsta stāstu, bet jūs neredzat diegus, jūs neredzat leļļu vadītāju. Jūs redzat tikai rezultātu, kustību, darbību, stāstu. Un tikai tad, kad kāds jums parāda diegus, jūs saprotat, ka viss, ko jūs redzējāt, bija vadīts no kaut kā neredzama. Tieši tāda ir mūsu situācija ar tumšo matēriju. Mēs redzam galaktikas, kas kustās, mēs redzam zvaigznes, kas rotē, mēs redzam struktūras, kas veidojas, bet mēs neredzam to, kas vada visu šo kustību. Mēs neredzam diegus, mēs neredzam vadītāju, mēs redzam tikai izrādi. Un šī izrāde ir bijusi notikusi 14 miljārdus gadu. Kopš lielā sprādziena tumšā matērija ir veidojusi visuma struktūru. Tā ir radījusi apstākļus, lai veidotos galaktikas. Tā ir radījusi apstākļus, lai veidotos zvaigznes. Tā ir radījusi apstākļus, lai veidotos planētas. Un galu galā tā ir radījusi apstākļus, lai veidotos dzīvība. Bez tumšās matērijas nebūtu jūsu, bez tumšās matērijas nebūtu zemes, bez tumšās matērijas nebūtu saules. Bez tumšās matērijas nebūtu piena ceļa. Viss, kas jūs esat, viss, ko jūs zināt, viss, ko jūs mīlat, eksistē tikai tāpēc, ka pirms 14 miljārdiem gadu tumšā matērija sāka veidot savu tīklu, un šis tīkls turpina augt. Čier tagad, kamēr jūs lasāt šos vārdus, tumšās matērijas pavadieni kļūst biezāki, mezgli kļūst lielāki. Galaktikas slīd pa pavadieniem uz lielākiem mezgliem, un pēc miljardiem gadu šis tīkls būs vēl sarežģītāks, vēl masīvāks, vēl iespaidīgāks. Bet tad, un šeit stāsts atgriežas pie tumšās enerģijas, kaut kas mainīsies. Tumšā enerģija, kas tagad pātrina visuma izplešanos, kļūs arvien spēcīgāka. Tā sāks plēst tumšās matērijas tīklu. Vispirms tā plēsīs pavadienu starp galaktiku kopām. Tad tā plēsīs pavadienu starp galaktikām, un visbeidzot, pēc 100 miljardiem gadu tā plēsīs pašas galaktikas. Tas būs beigas tumšās matērijas impērijai, beigas struktūrai, beigas organizācijai. Visums kļūs arvien retāks, arvien tukšāks, arvien vienveidīgāks. Tumšās matērijas tīkls, kas veidojās 14 miljārdus gadu, tiks izkliedēts.
un paliks tikai atsevišķas, vientuļas galaktikas, kas peld bezgalīgā tukšumā. Bet varbūt, un šī ir pēdējā, visnoslēpumainākā iespēja, tumšā matērija un tumšā enerģija nav pretinieki. Varbūt tās ir partneri kosmiskajā dejā. Tumšā matērija veido struktūras, tumšā enerģija tās izkliedē. Un tad tumšā matērija veido jaunas struktūras, un tumšā enerģija atkal tās izkliedē. Radīšana un iznīcināšana, kārtība un haoss, struktūra un tukšums, mūžīgais cikls, kas turpinās bezgalīgi. 2026. gadā Džeimsa Veba kosmiskais teleskops atklāja kaut ko, kas lika zinātniekiem pārvērtēt visu, ko viņi domāja zināt par visuma nākotni. Teleskops novēroja galaktiku, kas atrodas 13 miljārdus gaismas gadu attālumā. Galaktiku, kuru mēs redzam tādu, kāda tā bija tikai 700 miljonus gadu pēc lielā sprādziena. Un šī galaktika jau bija pilna ar vecām sarkanām zvaigznēm. Zvaigznēm, kurām vajadzēja būt vismaz 1 miljards gadu vecām. Bet kā var būt miljards gadus vecas zvaigznes galaktikā, kas pati ir tikai 700 miljonus gadu veca? Atbilde liek mums pārdomāt visu laika līniju. Varbūt pirmās zvaigznes veidojās ātrāk nekā mēs domājām. Varbūt tumšā matērija agrīnajā visumā bija sadalīta citādāk. Varbūt gravitācijas likumi darbojas citādāk ļoti agrīnā visumā. Vai arī, un šī iespēja ir vistraucējošākā, varbūt mūsu izpratne par laiku pašu ir nepilnīga. Iedomājieties, ka jūs stāvat uz kalna un skatāties uz horizontu. Jūs redzat saulēktu. Jūs redzat, kā gaisma lēnām izplatās pār ainavu. Vispirms tā apgaismo kalnu galotnes, tad ielejās, tad mežus. Bet tagad iedomājieties, ka kāds jums saka, tas, ko jūs redzat, nav saulēkts. Saule jau uzlēca pirms stundas. Tas, ko jūs redzat, ir tikai gaisma, kas ceļoja no saules līdz jūsu acīm. Jūs neredzat tagadni, jūs redzat pagātni. Tieši tāpat ir ar visumu. Kad mēs skatāmies uz attālām galaktikām, mēs neredzam, kas notiek tagad. Mēs redzam, kas notika pirms miljardiem gadu, jo gaismai vajadzēja miljardus gadu, lai ceļotu no tām galaktikām līdz mums. Un jo tālāk mēs skatāmies, jo dziļāk pagātnē mēs redzam. Visattālākās galaktikas, ko mēs redzam, parāda mums visumu, kāds tas bija gandrīz tūlīt pēc lielā sprādziena. Bet šeit ir paradoks. Mēs nevaram redzēt, kas notiek šajās galaktikās tagad. Mēs nevaram redzēt, vai tās joprojām eksistē. Varbūt tās jau sen ir sadūrušās ar citām galaktikām. Varbūt tās ir izklīdušas. Varbūt tās ir kļuvušas par kaut ko pilnīgi citu. Mēs to nezināsim vēl miljardiem gadu. Tik ilgi, cik gaismai vajadzēs, lai ceļotu no tām līdz mums. Un tumšā enerģija padara šo situāciju vēl dīvaināku, jo visums izplešas un izplešanās pātrinās, attālums starp galaktikām pieaug arvien ātrāk, un ir punkts, zinātnieki to sauc par kosmisko horizontu, aiz kura galaktikas attālinās no mums ātrāk nekā gaismas ātrums. Tas nenozīmē, ka pašas galaktikas kustās ātrāk par gaismu. Tas nozīmē, ka telpa starp mums un tām izplešas ātrāk par gaismu. Un gaisma no šīm galaktikām nekad mūs nesasniegs. Nekad. Pat ja mēs gaidīsim bezgalīgi ilgi. Šīs galaktikas ir aiz mūsu kosmiskā horizonta. Tās eksistē, bet mēs tās nekad neredzēsim. Tās ir kā kuģi, kas aizpeld aiz horizonta un nekad neatgriežas. Tikai šis horizonts nav telpiskais horizonts. Tas ir laika horizonts. Tas ir robeža starp to, ko mēs varam zināt, un to, ko mēs nekad neuzzināsim. 1998. gadā, kad zinātnieki atklāja, ka visums pātrinās, viņi aprēķināja, cik daudz no visuma mēs varam redzēt, un atbilde bija satriecoša. Mēs varam redzēt tikai 3% no visa visuma. Pārējie 97% jau ir aiz mūsu kosmiskā horizonta. Tie jau attālinās no mums ātrāk par gaismu, un ar katru sekundi vēl vairāk visuma šķērso šo robežu un pazūd no mūsu redzesloka mūžīgi. Iedomājieties, ka jūs stāvat uz ledus gabala, kas peld okeānā. Ap jums ir citi ledus gabali, daži tuvu, daži tālu. Bet okeāns ir silts un ledus kūst. Jūsu ledus gabals kļūst mazāks, un attālums starp ledus gabaliem pieaug. Vispirms pazūd visattālākie ledus gabali. Tie nokūst vai aizpeld tik tālu, ka jūs tos vairs neredzat. Tad pazūd tuvākie, un tad vēl tuvākie.
Un visbeidzot, jūs paliekat viens uz sava ledus gabala, kas turpina kust, vidū bezgalīgā okeānā. Tieši tas notiek ar mūsu galaktiku. Ja ar tagad mēs redzam aptuveni 2 triljoni galaktiku, bet ar katru sekundi daži simti no šīm galaktikām šķērso kosmisko horizontu un pazūd no mūsu redzesloka. Pēc 100 miljardiem gadu mēs redzēsim tikai dažas tuvākās galaktikas, tās, kas pieder mūsu vietējai galaktiku kopai. Pārējās būs pazudušas. Ne tāpēc, ka tās būtu iznīcinātas, bet tāpēc, ka telpa starp mums un tām būs izplatusies tik daudz, ka gaisma no tām nekad mūs nesasniegs. Un tad, pēc vēl vairāk miljardiem gadu, pat šīs tuvākās galaktikas saplūdīs kopā. Piena ceļš jau tagad tuvojas Andromēdas galaktikai ar ātrumu 120 km/sekundē. Pēc 4 miljardiem gadu šīs divas galaktikas sadursies. To zvaigznes sajauks, to tumšās matērijas halo sapludīs, un rezultātā būs viena milzīga eliptiskā galaktika. Zinātnieki jau ir izdomājuši tai vārdu – Milkomeda, bet Milkomeda nebūs viena. Tā apēdīs arī citas tuvējās galaktikas – Trīsstūra galaktiku, Lielo Magellāna mākoni, visas pārējās mazās galaktikas mūsu vietējā kopā. Un pēc 100 miljardiem gadu paliks tikai viena gigantiska galaktika, kas peld tukšumā. Vientuļa sala bezgalīgā kosmiskā okeānā. Un astronomi šajā galaktikā, ja tādi būs, redzēs pilnīgi citu visumu nekā mēs. Viņi redzēs tikai savu galaktiku. Viņi redzēs zvaigznes, planētas, varbūt pat citas dzīvības formas savā galaktikā. Bet viņi neredzēs nevienu citu galaktiku. Viņi neredzēs galaktiku kopas. Viņi neredzēs tumšās matērijas tīklu. Viņi neredzēs pierādījumus lielajam sprādzienam. Viņiem visums izskatīsies kā viena galaktika bezgalīgā tukšumā. Un ja viņiem būs zinātnieki, ja viņi mēģinās saprast visumu, viņi nonāks pie pilnīgi nepareiziem secinājumiem. Viņi domās, ka visums ir statisks. Viņi domās, ka visums ir mūžīgs. Viņi domās, ka visums ir tikai viņu galaktika. Viņi nekad neuzzinās par lielo sprādzienu. Viņi nekad neuzzinās par tumšo matēriju. Viņi nekad neuzzinās par tumšo enerģiju. Viņi nekad neuzzinās patiesību. Šis scenārijs atklāja kaut ko dziļi satraucošu par mūsu situāciju. Mēs dzīvojam īpašā laikā kosmiskajā vēsturē. Laikā, kad mēs jau varam redzēt pietiekami daudz no visuma, lai saprastu tā vēsturi. Ja mēs būtu dzīvojuši pirms 10 miljardiem gadu, visums būtu bijis pārāk jauns, pārāk haotisks, pārāk karsts, lai saprastu tā struktūru. Ja mēs dzīvosim pēc 100 miljardiem gadu, visums būs pārāk vecs, pārāk tukšs, pārāk vienkāršs, lai saprastu tā vēsturi. Mēs esam kā cilvēki, kas pamostas īsā rīta brīdī starp nakti un dienu. Ja mēs būtu pamodies naktī, mēs neredzētu ainavu. Ja mēs pamodīsimies dienā, saule būs pārāk spilgta. Bet rītā, tieši šajā īsajā brīdī, gaisma ir perfekta. Mēs varam redzēt gan zvaigznes, kas vēl nav pazudušas, gan horizontu, kas jau kļūst redzams. 2024. gadā fiziķis Avi Loebs no Hārvardas Universitātes publicēja rakstu ar satriecošu nosaukumu. Mēs dzīvojam pēdējā laikmetā, kad visums ir saprotams. Viņš aprēķināja, ka pēc 100 miljardiem gadu kosmiskā mikroviļņu fona starojums, galvenais pierādījums lielajam sprādzienam, būs izpletis tik daudz, ka to vairs nevarēs izmērīt. Visas attālās galaktikas būs pazudušas aiz kosmiskā horizonta, un nākotnes zinātniekiem nebūs nekādu pierādījumu, ka visums kādreiz bija citāds. Bet šeit ir vēl dziļāks jautājums. Varbūt mēs jau esam šajā situācijā. Varbūt ir lietas par visumu, ko mēs nevaram zināt, jo pierādījumi jau ir pazuduši. Varbūt pirms lielā sprādziena bija kaut kas cits. Cits visums, cita realitāte, bet visi pierādījumi tika iznīcināti lielajā sprādzienā. Varbūt tumšā matērija un tumšā enerģija ir tikai virsma, un zem tās ir vēl dziļāki slāņi, ko mēs nekad neatklāsim. Šis jautājums ved mūs pie viena no fundamentālākajiem filozofijas jautājumiem. Ko mēs varam zināt? Ja realitāte pastāvīgi mainās, ja pierādījumi pazūd, ja pati telpa laiks tiek radīts un iznīcināts, tad kā mēs varam būt pārliecināti par jebko? Kā mēs varam zināt, ka mūsu teorijas ir pareizas, ja mēs nevaram pārbaudīt tās pret visu visumu,
bet tikai pret to mazu daļu, ko mēs varam novērot. Zinātnieki sauc šo problēmu par novērojamības problēmu. Mēs varam veidot teorijas tikai par to, ko mēs varam novērot. Bet ja lielākā daļa no visuma ir nenosakāma, vai nu tāpēc, ka tā ir aiz kosmiskā horizonta, vai tāpēc, ka tā ir tumšā matērija, vai tāpēc, ka tā ir kaut kas vēl dīvaināks, tad mūsu teorijas vienmēr būs nepilnīgas. Iedomājieties, ka jūs esat akls cilvēks, kas mēģina saprast ziloni, pieskaroties tam. Jūs pieskaraties kājām un domājat, zilonis ir kā koka staps. Jūs pieskaraties ausī un domājat, zilonis ir kā liels, plakans lapa. Jūs pieskaraties snuķim un domājat, zilonis ir kā čūska. Katrs novērojums ir pareizs, bet neviens no tiem nedod pilnīgu ainu. Un ja zilonis ir tik liels, ka jūs nevarat aptvert to visu, jūs nekad neuzzināsiet patiesību. Tieši tāda ir mūsu situācija ar visumu. Mēs pieskaramies tam ar mūsu teleskopiem, ar mūsu detektoriem, ar mūsu matemātiku. Katrs novērojums ir pareizs, bet vai mēs redzam pilnīgo ainu? Vai mēs varam redzēt pilnīgo ainu? Vai visums ir tik liels, tik sarežģīts, tik daudzdimensionāls, ka mūsu trīsdimensiju prāti nekad to pilnībā neizpratīs? 1931. gados matemātiķis Kurts Gēdels pierādīja kaut ko satriecošu. Jebkurā pietiekami sarežģītā loģiskā sistēmā ir apgalvojumi, kas ir patiesi, bet ko nevar pierādīt šīs sistēmas ietveros. Šo rezultātu sauc par Gēdela nepilnības teorēmu, un tas nozīmē, ka ir robežas tam, ko mēs varam zināt, izmantojot loģiku un matemātiku. Daži zinātnieki domā, ka Gēdela teorēma attiecas arī uz fiziku. Varbūt ir patiesības par visumu, ko mēs nekad nevaram pierādīt, jo mēs esam daļa no šī visuma. Mēs esam kā datorprogramma, kas mēģina saprast datoru, kurā tā darbojas. Mēs varam saprast dažas lietas, bet ir lietas, kas vienmēr paliks ārpus mūsu izpratnes, jo mēs esam ierobežoti ar to pašu sistēmu, ko mēģinām saprast. Bet varbūt ir veids, kā pārvarēt šos ierobežojumus. Varbūt atbilde nav vairāk novērojumos, bet dziļākā domāšanā. Varbūt mums ir jāmaina ne tikai mūsu teorijas, bet pats veids, kā mēs domājam par realitāti. Piemēram, mēs vienmēr domājam par visumu kā par lietu, objektu, kas eksistē telpā un laikā. Bet varbūt visums nav lieta. Varbūt tas ir process. Varbūt tas ir informācija. Varbūt tas ir matemātiska struktūra. Varbūt tas ir apziņa. Varbūt tas ir kaut kas, kam vēl nav vārda nevienā cilvēku valodā. 2021. gados fiziķis Donalds Hofmans no Kalifornijas Universitātes ierosināja radikālu ideju. Telpa un laiks nav fundamentāli. Tie ir tikai saskarne. Veids, kā mūsu apziņa organizē informāciju. Viņš salīdzina to ar datora darbvirsmu. Kad jūs redzat ikonu uz darbvirsmas, jūs nedomājat par nulēm un vienniekiem datora atmiņā. Jūs vienkārši redzat ikonu. Tieši tāpat, kad mēs redzam zvaigznes un galaktikas, mēs neredzam fundamentālo realitāti. Mēs redzam tikai saskarni. Un ja Hofmans ir taisnība, tad tumšā matērija un tumšā enerģija varētu būt arī daļa no šīs saskarnes. Varbūt tās nav fundamentālas lietas, bet vienkārši veids, kā mūsu apziņa interpretē kaut ko dziļāku, kaut ko, ko mēs nevaram tieši uztvert. Varbūt fundamentālā realitāte ir pilnīgi citāda. Varbūt tā ir tīra informācija, tīra matemātika, tīra apziņa. Šī ideja izklausās traka, bet tā izskaidro dažus no dziļākajiem noslēpumiem. Piemēram, kāpēc kvantu mehānikā novērojums maina realitāti? Kāpēc daļiņa var būt divās vietās vienlaikus, līdz mēs to novērojam? Kāpēc visums šķiet precīzi noregulēts dzīvības eksistencei? Varbūt tāpēc, ka realitāte nav neatkarīga no apziņas. Varbūt apziņa ir fundamentāla un matērija, gan parastā, gan tumšā, ir tikai veids, kā apziņa izpaužas. Bet šeit mēs nonākam pie vēl dziļāka paradoksa. Ja apziņa ir fundamentāla, tad kur tā nāca no? Kā tā radās? Mēs vienmēr domājām, ka apziņa radās no matērijas, ka smadzenes radīja apziņa, ka sarežģīti neironu tīkli radīja domāšanu. Bet ja apziņa ir fundamentāla, tad varbūt ir otrādi. Varbūt apziņa radīja matēriju. Varbūt lielais sprādziens nebija fizikāls notikums, bet apziņas notikums.
Brīdis, kad fundamentālā apziņa nolēma radīt fizisko visumu. Šī ideja ved mūs atpakaļ pie senām filozofiskām un reliģiskām tradīcijām. Hinduisma Brahman – universālā apziņa, no kuras izriet viss. Budisma šuņatā – tukšums, kas ir pilns ar potenciālu. Daoisms – Dao – ceļš, kas nevar tikt nosaukts. Visas šīs tradīcijas saka, ka fundamentālā realitāte nav materiāla. Tā ir kaut kas dziļāks, kaut kas, ko var piedzīvot, bet nevar pilnībā aprakstīt vārdiem. Un varbūt mūsdienu fizika ar savu tumšo matēriju, tumšo enerģiju, kvantu savainojumiem un daudzpasaules interpretācijām tuvojas tai pašai atziņai. Varbūt zinātne un garīgums nav pretinieki, bet divi ceļi uz to pašu patiesību. Varbūt tie ir divi veidi, kā aprakstīt to pašu fundamentālo realitāti. Viens izmantojot matemātiku un eksperimentus, otrs izmantojot meditāciju un tiešu pieredzi. 1927. gadā fiziķis Werners Heisenbergs, viens no kvantu mehānikas pamatlicējiem, rakstīja: Pirmais malks no zinātnes glāzes padara jūs par ateists, bet glāzes dibenā jūs gaida Dievs. Viņš domāja, ka virsmas līmenī zinātne šķiet pretrunā ar reliģiju, bet dziļākā līmenī, kad jūs saskaraties ar fundamentālajiem jautājumiem, kāpēc eksistē kaut kas, nevis nekas, kāpēc likumi ir tādi, kādi tie ir, kas ir apziņa, zinātne un reliģija sāk runāt par tām pašām lietām. Un tumšā matērija un tumšā enerģija ir perfekts piemērs. Tās atgādina mums, ka lielākā daļa no realitātes ir neredzama, ka tas, ko mēs redzam, ir tikai maza daļa no tā, kas eksistē, ka visums ir daudz noslēpumaināks, daudz brīnišķīgāks, daudz dziļāks, nekā mēs jebkad iedomājāmies. Bet šeit ir patiesi fascinējošais. Mēs dzīvojam laikā, kad mēs varam uzdot šos jautājumus. Mēs dzīvojam laikā, kad mēs varam mērīt tumšo matēriju, aprēķināt tumšo enerģiju, novērot galaktikas, kas veidojās pirms miljardiem gadu. Mēs dzīvojam laikā, kad visums vēl ir pietiekami jauns, lai mēs varētu redzēt tā vēsturi, bet pietiekami vecs, lai būtu radījis apziņu, kas var uzdot jautājumus. Tas nav nejaušs sakritiens. Daudzi zinātnieki domā, ka tas ir dziļi nozīmīgs fakts. Viņi sauc to par antropisko principu. Visums ir tāds, kāds tas ir, jo ja tas būtu citāds, mēs nebūtu šeit, lai to novērotu. Tumšās matērijas daudzums ir precīzi tāds, kāds vajadzīgs, lai veidotos galaktikas. Tumšās enerģijas daudzums ir precīzi tāds, kāds vajadzīgs, lai visums nesakrīt pārāk ātri. Visi parametri ir precīzi noregulēti dzīvības eksistencei. Daži zinātnieki saka, ka tas pierāda multivers, bezgalīgi daudz visumu ar dažādiem parametriem, un mēs vienkārši dzīvojam tajā, kur parametri ir pareizi. Citi saka, ka tas pierāda dizainu, ka kāds vai kaut kas izveidoja visumu ar mērķi radīt dzīvību un apziņu. Vēl citi saka, ka tas pierāda, ka apziņa pati ir fundamentāla, ka visums ir tāds, kāds tas ir, jo apziņa to tādu rada. Bet varbūt patiesība ir vēl dīvaināka. Varbūt visums nav tikai viens, varbūt katrs novērojums, katra izvēle, katrs apziņas akts rada jaunu visumu. Varbūt tumšā matērija un tumšā enerģija ir tilti starp šiem visumiem. Varbūt tas, ko mēs saucam par realitāti, ir tikai viena no bezgalīgi daudzām iespējām, kas pastāvīgi sazarojas, pastāvīgi mainās, pastāvīgi rada jaunas realitātes. Šī ideja, ko sauc par daudzpasaules interpretāciju, izskaidro dažus no dīvainākajiem kvantu mehānikas rezultātiem. Piemēram, Šrēdingera kaķis, kas ir vienlaikus dzīvs un miris, līdz mēs atveram kasti. Daudzpasaules interpretācijā kaķis nav vienlaikus dzīvs un miris. Vienkārši ir divi visumi. Vienā kaķis ir dzīvs, otrā miris. Un kad mēs atveram kasti, mēs vienkārši uzzinām, kurā no šiem visumiem mēs esam. Un ja šī interpretācija ir pareiza, tad katru sekundi, katru mirkli visums sazarojas bezgalīgi daudzās versijās. Ir visums, kur jūs izlasījāt šo teikumu, ir visums, kur jūs to neizlasījāt. Ir visums, kur jūs nekad nepiedzimāt, ir visums, kur zeme nekad neveidojās. Ir visums, kur lielais sprādziens nekad nenotika. Bezgalīgi daudz visumu, bezgalīgi daudz iespēju, bezgalīgi daudz realitāšu. Un tumšā matērija un tumšā enerģija
Varētu būt veids, kā šie visumi miedarbojas. Varbūt tumšā matērija ir matērija no citiem visumiem, kas izlido cauri mūsējam. Varbūt tumšā enerģija ir spiediens no citiem visumiem, kas stumj mūsējo izplesties. Varbūt tas, ko mēs saucam par tukšumu, patiesībā ir pilns ar citiem visumiem, citām realitātēm, citām iespējām. Šīs idejas izklausās kā zinātniski fantastika, bet tās nāk no nopietnas fizikas, no matemātikas, no eksperimentiem. Tās ir mēģinājumi izskaidrot to, ko mēs novērojam. To, ka 95% no visuma ir kaut kas, ko mēs nevaram redzēt. To, ka visums izplešas arvien ātrāk. To, ka kvantu mehānikā novērojums maina realitāti. To, ka visums šķiet precīzi noregulēts dzīvības eksistencei. Un varbūt patiesība ir, ka visas šīs idejas ir daļēji pareizas. Varbūt visums ir vienlaikus daudzpasaule un vienota apziņa. Varbūt tumšā matērija ir vienlaikus daļiņas un viļņi un informācija. Varbūt realitāte ir tik bagāta, tik daudzslāņaina, tik sarežģīta, ka neviens apraksts to neaptver pilnībā. Mēs esam kā senie cilvēki, kas pirmo reizi redzēja okeānu. Viņi redzēja virsmu, viļņus, putām, atspulgus, bet viņi nezināja par dziļumu, par to, ka zem virsmas ir kilometri ūdens, pilni ar dzīvību, ar straumēm, ar noslēpumiem. Tieši tāpat mēs redzam visu no virsmu – zvaigznes, galaktikas, planētas, bet mēs tikko sākam saprast dziļumu, tumšo matēriju, tumšo enerģiju, kvantu lauku, varbūt pat apziņu pašu kā fundamentālu realitātes aspektu. Un šis dziļums ir ne tikai ārpus mums, tas ir arī mūsos. Katrs ātoms jūsu ķermenī kādreiz bija zvaigznē. Katrs elements, kas veido jūsu šūnas, tika radīts kodolsintēzē zvaigznes sirdī vai supernova eksplozijā. Jūs esat burtiski veidots no zvaigžņu putekļiem. Un tumšā matērija, kas izlido cauri jums katru sekundi, savieno jūs ar visu visumu. Jūs neesat atsevišķs no visuma. Jūs esat visuma daļa. Jūs esat veids, kā visums piedzīvo sevi. Jūs esat veids, kā tumšā matērija un tumšā enerģija, zvaigznes un galaktikas, telpa un laiks, kā tas viss kļūst apzinīgs, kā tas viss sāk uzdot jautājumus, kā tas viss meklē nozīmi. Un varbūt tieši tas ir dziļākais noslēpums. Ne tas, kas ir tumšā matērija, ne tas, kas ir tumšā enerģija, bet tas, kas ir apziņa. Kā var būt, ka visums, šī milzīgā, augstā, gandrīz pilnīgi tukšā telpa, rada būtnes, kas var domāt, jūst, mīlēt, radīt, sapņot? Kā var būt, ka ātomi, kas paklausās tikai fizikāliem likumiem, var organizēties tā, lai radītu kaut ko tik brīnišķīgu kā jūsu apziņa? Varbūt atbilde ir tāda, ka apziņa nav nejaušs blakus produkts. Varbūt tā ir mērķis. Varbūt visums visu šo laiku, 14 miljārdus gadu, ir virzījies uz šo mirkli, kad daļa no tā kļūst pietiekami sarežģīta, lai saprastu pašu sevi. Varbūt tumšā matērija veidoja galaktikas, lai radītu zvaigznes. Varbūt zvaigznes radīja elementus, lai radītu planētas. Varbūt planētas radīja apstākļus, lai radītu dzīvību. Un varbūt dzīvība attīstījās, lai radītu apziņu. Apziņu, kas var skatīties atpakaļ uz visu šo ceļu un jautāt, kāpēc? 2026. gada decembrī notika kaut kas, kas mainīja visu. Zinātnieki no starptautiskās sadarbības LIGO Virgo Kagra paziņoja, ka viņi ir noķēruši signālu, kas nevar būt nekas cits kā tumšās matērijas daļiņu sadursme. Ne ar parasto matēriju, to viņi mēģināja gadiem, bet divas tumšās matērijas daļiņas, kas sadūrās viena ar otru dziļi kosmosā un radīja gravitācijas viļņu, trīcējienu pašā telpa laika audumā, kas ceļoja 4 miljārdus gadu līdz sasniedza Zemi. Signāls ilga tikai 300 sekundes, bet šajās 300 sekundes bija ietverta informācija, kas lika pārrakstīt mūsu izpratni par visumu. Tumšā matērija nav pilnīgi tumša, tā miedarbojas pati ar sevi. Un šī miedarbība ir 10 000 reižu spēcīgāka, nekā kāds bija iedomājies. Iedomājieties, ka jūs visu mūžu dzīvojāt istabā bez logiem. Jūs zināt, kā ārpus ir pasaule, jo jūs jūtat vibrācijas caur sienām, bet jūs nekad neesat redzējuši šo pasauli. Un tad pēkšņi sienā parādās plaisā, tikai uz mirkli, tikai 300 sekundes, bet caur šo plaisu
jūs ieraugāt kaut ko tik pārsteidzošu, tik neiespējamu, ka tas maina visu, ko jūs domājāt zināt. Tas, ko zinātnieki ieraudzīja caur šo plaisu, bija tumšās matērijas okeāns. Ne tikai pasīvs tīkls, kas tur galaktikas kopā, bet dzīves, dinamisks, burbuļojošs okeāns, kur daļiņas pastāvīgi rodas, saduras, anihilējas, rada jaunas daļiņas. Vesela ekosistēma, kas eksistē paralēli mūsējai, bet gandrīz nekad to neskar. Un šis atklājums izskaidroja visu. Tas izskaidroja, kāpēc pirmās galaktikas veidojās ātrāk nekā paredzēja teorija, jo tumšā matērija agrīnajā visumā bija karstāka, aktīvāka, vairāk miedarbojās pati ar sevi. Tas izskaidroja, kāpēc tumšās matērijas tīkls aug lēnāk nekā gaidīts, jo daļa no tumšās matērijas pastāvīgi anihilējas. Tas izskaidroja pat dažus no noslēpumainākajiem gama staru signāliem. Tie bija tumšās matērijas daļiņu sadursmju blakus produkti. Bet tas arī radīja jaunu, vēl satraucošāku jautājumu. Ja tumšā matērija var veidot tik sarežģītas struktūras, ja tā var miedarboties pati ar sevi, tad varbūt tā var veidot kaut ko vēl sarežģītāku. Varbūt tumšās matērijas pasaulē ir savas zvaigznes, savas planētas, varbūt pat sava dzīvība. Šī ideja izklausās traka, bet matemātika to atbalsta. Ja tumšās matērijas daļiņas var miedarboties pietiekami spēcīgi, tās var veidot saistītus stāvokļus, tumšās matērijas ātomus. Un šie ātomi var veidot tumšās matērijas molekulas. Un šīs molekulas var veidot tumšās matērijas struktūras. Vesela paralēla ķīmija, vesela paralēla fizika, kas notiek tepat blakus mums, bet pilnīgi neredzama. 1986. gadā fiziķis Edvards Vitens, viens no ietekmīgākajiem stīgu teorijas speciālistiem, ierosināja, ka varētu eksistēt ēnu sektors, pilnīga daļiņu un spēku kopa, kas miedarbojas tikai ļoti vāji ar mūsu parasto matēriju. No laika šī ideja šķita tikai matemātiska iespēja, bet tagad ar LIGO Virgo Kagra atklājumu tā kļuva par reālu hipotēzi. Un ja ēnu sektors eksistē, tad mēs dzīvojam ne tikai visumā, bet divkāršā visumā. Ir mūsu visums, pilns ar gaismu, skaņu, krāsām, dzīvību, un ir ēnu visums, pilns ar tumšām zvaigznēm, tumšām planētām, varbūt pat tumšu dzīvību. Šie divi visumi eksistē vienā un tajā pašā vietā, bet gandrīz nekad nesaskaras. Tikai gravitācija, vienīgais spēks, kas darbojas abos visumos, tos savieno. Iedomājieties divas zivju sugas, kas dzīvo vienā un tajā pašā okeānā, bet dažādos dziļumos. Virsmas zivis redz sauli, redz krāsas, dzīvo gaišā pasaulē. Dziļuma zivis dzīvo pilnīgā tumsā, nekad neredzot sauli, nekad nezinot par virsmas pasauli. Bet abas sugas jūt to pašu ūdens spiedienu, tās peld tajā pašā okeānā, tās ir daļa no tās pašas ekosistēmas. Tieši tāpat mēs un tumšās matērijas būtnes, ja tādas eksistē, dzīvojam tajā pašā visumā, jūtam to pašu gravitāciju, esam daļa no tās pašas kosmiskās struktūras. Bet mēs nekad neredzēsim viņus, un viņi nekad neredzēs mūs. Mēs esam kā divi spoki, kas iziet viens caur otru, nezinot par otra eksistenci. Bet pagaidiet, pirms mēs aizraujās ar šīm idejām, ir jāsaka kaut kas svarīgs. Jāsaka godīgi. Es saprotu perfekti, par ko jūs domājat. Tumšās matērijas dzīvība, paralēlie visumi, ēnu sektors. Tas izklausās kā pseidozinātne. Tas izklausās kā zinātniski fantastika. Tas izklausās kā lietas, ko cilvēki izdomā, kad viņiem nav pierādījumu. Un jūs būtu taisnība būt skeptisks, jo lielākā daļa no tā, ko es tikko pastāstīju, ir spekulācija. Tas ir, ko zinātnieki sauc par hipotēzi, ideju, kas ir matemātiski iespējama, bet vēl nav pierādīta. LIGO Virgo Kagra signāls ir reāls, bet tā interpretācija, ka tas ir tumšās matērijas daļiņu sadursme, ir tikai viena no iespējām. Tas varētu būt arī no primordiāliem melniem caurumiem vai no kaut kā pilnīgi cita, ko mēs vēl neizprotam. Un tas ir skaisti. Tas ir tas, kas atšķir zinātni no pseidozinātnes. Zinātne saka, es nezinu, bet šeit ir, ko es domāju, un šeit ir, kā mēs varam to pārbaudīt. Pseidozinātne saka, es zinu, un ja jūs man neticat,
Jūs esat akls. Patiesība ir tāda, ka mēs nezinām, kas ir tumšā matērija. Mēs nezinām, kas ir tumšā enerģija. Mēs nezinām, vai eksistē ēnu sektors. Mēs nezinām, vai tumšā matērija var veidot sarežģītas struktūras. Mēs pat nezinām, vai mūsu pamata pieņēmumi, ka gravitācija darbojas vienādi visur, ka fizikālie likumi ir konstanti, ka realitāte ir objektīva, ir pareizi. Bet šī nezināšana nav vājums, tā ir spēks. Jo tieši nezināšana liek mums meklēt. Tieši jautājumi, uz kuriem mēs nezinām atbildes, virza zinātni uz priekšu. Ja mēs zinātu visu, nebūtu ko atklāt, nebūtu ko mācīties, nebūtu iemesla skatīties uz zvaigznēm un brīnīties. 2025. gadā fiziķe Sabīne Hosenfeldere, viena no asākajām mūsdienu zinātnes kritiķiem, publicēja grāmatu ar nosaukumu Pazudis matemātikā. Viņa kritizēja mūsdienu teorētisko fiziku par to, ka tā ir kļuvusi pārāk atrauta no eksperimentiem, pārāk aizrāvusies ar skaistām matemātiskām idejām, kas nekad netiek pārbaudītas. Stīgu teorija, supersimetrija, multivers. Visas šīs idejas ir matemātiski eleganti, bet nevienai nav eksperimentālu pierādījumu. Un viņa ir taisnība. Zinātne nevar būt tikai matemātika. Tai ir jābūt arī eksperimentiem. Tai ir jābūt novērojumiem. Tai ir jābūt veidam, kā pārbaudīt idejas pret realitāti. Citādi tā kļūst par filozofiju. Un, lai gan filozofija ir skaista un svarīga, tā nav zinātne. Bet šeit ir paradoks. Dažas no lielākajām zinātnes idejām sākās kā tikai matemātika. Einšteina vispārējā relativitāte bija tikai matemātiska teorija 20 gadus pirms tā tika eksperimentāli apstiprināta. Higgsa bozons tika paredzēts matemātiski 1964. gadā, bet atklāts tikai 2012. Gravitācijas viļņi tika paredzēti 1916. gadā, bet noķerti tikai 2015. Tātad kā mēs zinām, kuras matemātiskās idejas ir patiesības par visumu un kuras ir tikai skaistas fantāzijas? Atbilde ir, mēs nezinām, vismaz ne uzreiz. Mums ir jāgaida, jāceļ labāki teleskopi, jāveido jutīgāki detektori, jāizdomā gudrāki eksperimenti. Un tad, varbūt pēc 10 gadiem, varbūt pēc gadsimtiem, mēs uzzināsim. Bet kamēr mēs gaidām, mēs varam domāt, mēs varam iedomāties, mēs varam izpētīt iespējas, jo tieši iztēle, spēja iedomāties to, kas vēl nav pierādīts, ir tas, kas atšķir cilvēkus no visām citām sugām. Mēs varam iedomāties lietas, kas neeksistē. Mēs varam iedomāties nākotni. Mēs varam iedomāties atbildes uz jautājumiem, ko vēl neviens nav uzdēvis. Un tumšā matērija un tumšā enerģija ir perfekts laukums šai iztēlei, jo tās ir tik noslēpumainas, tik neredzamas, tik fundamentālas, ka gandrīz jebkura ideja par tām varētu būt patiesa. Varbūt tumšā matērija ir daļiņas, varbūt tā ir lauki, varbūt tā ir modificēta gravitācija, varbūt tā ir papildus dimensijas, varbūt tā ir kaut kas, ko mēs vēl nevaram pat iedomāties. Tagad atgriezīsimies pie tā LIGO Virgo Kagra signāla. Pieņemsim uz mirkli, ka tas patiešām bija tumšās matērijas daļiņu sadursme. Ko tas nozīmē visuma nākotnē? Ja tumšā matērija var miedarboties pati ar sevi, tad tā var arī anihilēties. Un ja tā anihilējas, tās daudzums visumā lēnām samazinās. Tas nozīmē, ka gravitācija, kas tur galaktikas kopā, lēnām vājinās. Un tas nozīmē, ka tumšā enerģija, spēks, kas stumi galaktiku savu seinanderu, lēnām uzvar. Aprēķini parāda, ka ja tumšās matērijas anihilācijas ātrums ir tāds, kādu parāda LIGO signāls, tad pēc 100 miljardiem gadu lielākā daļa tumšās matērijas būs pazudusi. Galaktikas vairs netiks turētas kopā ar tik spēcīgu gravitāciju. Tās sāks izklīst. Zvaigznes sāks atstāt galaktikas, un visbeidzot, pēc triljoniem gadu, katrs objekts visumā būs vientuļš. Viena zvaigzne, viens melns caurums, viena planēta, peldot bezgalīgā tukšumā. Bet ir vēl dīvaināka iespēja. Ja tumšā matērija anihilējas, tā rada enerģiju, un šī enerģija varētu pārvērsties par tumšo enerģiju. Tas nozīmē, ka tumšās enerģijas daudzums nav konstants, tas pieaug.
Un ja tas pieaug pietiekami ātri, mēs nonākam pie scenārija, ko zinātnieki sauc par lielo plīsumu. Lielais plīsums notiks pēc 22 miljardiem gadu no tagad. Vispirms tumšā enerģija kļūs tik spēcīga, ka tā sāks plēst galaktiku kopas. Pēc miljarda gadu tā plēsīs pašas galaktikas. Pēc vēl 100 miljoniem gadu tā plēsīs zvaigžņu sistēmas. Pēc 3 mēnešiem pirms beigām tā plēsīs planētas. Pēc 30 minūtēm pirms beigām tā plēsīs ātomus. Un pašās pēdējās sekundēs tā plēsīs pašu telpa laiku. Iedomājieties, ka jūs dzīvojat pēdējās dienās pirms lielā plīsuma. Jūs skatāties uz nakts debesi, un jūs redzat, ka zvaigznes sāk kustēties. Nelēnām, kā tām vajadzētu, bet arvien ātrāk. Tās sāk attālināties viena no otras. Un tad jūs pamanāt, ka pati saule sāk izplesties. Tās virsma sāk plīst. Un tad jūs paskatāties uz savām rokām, un jūs redzat, ka jūsu āda sāk plīst. Un tad jūs jūtat, ka jūsu ātomi sāk plīst. Un tad nekas. Pilnīgs tukšums. Ne telpa, ne laiks, ne matērija, ne enerģija. Tikai nekas. Bet varbūt pat šis nekas nav beigas. Varbūt tas ir jauns sākums. Jo kvantu mehānikā patiesas tukšums neeksistē. Pat pilnīgi tukšā telpā pastāvīgi rodas un pazūd virtuālās daļiņas. Sīki kvantu svārstības, kas ilgs tikai mirkli. Un varbūt pēc lielā plīsuma, kad viss ir plīsts, paliek tikai šie kvantu svārstības. Un varbūt viens no šiem svārstībām kļūst pietiekami liels, pietiekami spēcīgs, un jauns lielais sprādziens, jauns visums, jauna iespēja. Šis scenārijs, ko sauc par ciklisko visumu, nozīmē, ka mūsu visums nav pirmais un nebūs pēdējais. Pirms mums bija bezgalīgi daudz citu visumu, pēc mums būs bezgalīgi daudz citu visumu. Katrs ar saviem likumiem, savām konstantēm, savu tumšo matēriju, savu tumšo enerģiju. Bezgalīga virkne radīšanas un iznīcināšanas, kārtības un haosa, struktūras un tukšuma. Un varbūt katrā no šiem visumiem rodas dzīvība, varbūt katrā rodas apziņa, varbūt katrā kāds skatās uz zvaigznēm un jautā, kāpēc, kā, kas es esmu, un varbūt šie jautājumi ir tas, kas padara visumu dzīvu. Varbūt apziņa nav nejaušs blakus produkts, bet visuma veids, kā piedzīvot sevi, kā izzināt sevi, kā radīt nozīmi no haosa. 1993. gadā kosmologs Līs Molins ierosināja vēl dīvaināku ideju. Visumi var vairoties. Viņa teorijā katrs melnais caurums rada jaunu visumu. Kad matērija krīt melnajā caurumā un sasniedz singularitāti, punktu, kur gravitācija kļūst bezgalīga, tā neizzūd. Tā rada jaunu, lielo sprādzienu. Citā vietā, citā laikā, varbūt pat citā dimensijā. Un šis jaunais visums ir nedaudz atšķirīgs no vecā. Tā fizikālie likumi ir nedaudz mutēti. Un tieši tāpat kā bioloģiskajā evolūcijā, šie visumi konkurē. Visumi, kas var radīt daudz melno caurumu, rada daudz pēcnācēju. Visumi, kas nevar radīt melnus caurumus, izmirst. Un pēc bezgalīgi daudziem cikliem paliek tikai visumi, kas ir optimizēti melno caurumu radīšanai. Bet kas rada daudz melno caurumu? Visumi ar daudz zvaigznēm. Un kas rada daudz zvaigžņu? Visumi ar pareizo tumšās matērijas daudzumu. Pārāk daudz tumšās matērijas, visums sabrūk pārāk ātri. Pārāk maz tumšās matērijas, zvaigznes nekad neveidojas. Bet tieši pareizais daudzums, tāds kā mūsu visumā, rada maksimāli daudz zvaigžņu, maksimāli daudz melno caurumu, maksimāli daudz pēcnācēju. Šī teorija izskaidro, kāpēc mūsu visums ir tik precīzi noregulēts dzīvības eksistencei. Ne tāpēc, ka kāds to dizainēja, ne tāpēc, ka mēs esam īpaši, bet tāpēc, ka mēs dzīvojam visumā, kas ir izdzīvojis kosmisko evolūciju. Mēs esam pēcnācēji bezgalīgi daudziem citiem visumiem, kas izmira, jo to parametri nebija pareizi. Un tumšā matērija un tumšā enerģija šajā scenārijā ir kā DNS, informācija, kas tiek nodota no viena visuma uz nākamo, nedaudz mainīta, nedaudz mutēta, bet saglabājot pamata struktūru.
Mēs esam daļa no kosmiskās dzimtes, kas stiepjas atpakaļ bezgalīgi tālu, cauri bezgalīgi daudziem visumiem. Bet šeit ir patiesi satriecošais. Ja šī teorija ir pareiza, tad mēs varam ietekmēt nākamos visumus. Ja mēs radīsim melnu caurumu un pietiekami attīstīta civilizācija varētu to izdarīt, mēs radīsim jaunu visumu. Mēs kļūsim par radītājiem. Ne dieva nozīmē, bet kosmiskās evolūcijas nozīmē. Mēs turpināsim ķēdi, un varbūt tieši tas ir dzīvības un apziņas mērķis. Ne tikai izdzīvot, ne tikai vairoties, bet radīt. Radīt jaunas struktūras, jaunas idejas, jaunus visumus. Kļūt par aktīviem dalībniekiem kosmiskajā procesā, nevis tikai pasīviem novērotājiem. Tagad iedomājieties, ka jūs varētu runāt ar kādu no nākamā visuma. Kādu, kas dzīvos pēc triljoniem gadu, pēc bezgalīgi daudziem cikliem. Ko jūs viņam teiktu? Varbūt mēs bijām pirmie, kas uzdeva jautājumus. Mēs bijām pirmie, kas meklēja atbildes. Mēs bijām pirmie, kas saprata, ka visums ir vairāk nekā tas, ko mēs redzam. Un mēs atstājām jums šo mantojumu – zinātkāri, brīnīšanos, meklējumus. Jo galu galā tas ir viss, kas paliek. Ne mūsu ķermeņi, tie izklīdīs. Ne mūsu planēta, tā tiks aprīta, kad saule kļūs par sarkano milzi. Ne pat mūsu galaktika, tā saplūdīs ar citām. Bet idejas, jautājumi, ko mēs uzdodām, atbildes, ko mēs meklējam, izpratne, ko mēs gūstam, tās ir daļa no kaut kā lielāka. Tās ir daļa no visuma pašizziņas procesa. Un tumšā matērija un tumšā enerģija ir atgādinājums, ka šis process nekad nebeigsies. Vienmēr būs vairāk ko atklāt, vienmēr būs dziļāki slāņi, vienmēr būs jautājumi, uz kuriem mēs vēl nezinām atbildes. Un tas ir skaisti, jo ja mēs zinātu visu, ja nebūtu vairāk noslēpumu, tad kas būtu dzīves jēga? Mēs dzīvojam visumā, kas ir 95% noslēpums, un šis noslēpums nav šķērslis, tas ir ielūgums. Ielūgums izpētīt, ielūgums atklāt, ielūgums kļūt par daļu no kaut kā lielāka par mums pašiem. Katru nakti, kad jūs skatāties uz zvaigznēm, jūs skatāties uz pagātni, gaismu, kas ceļoja miljardiem gadu, bet jūs skatāties arī uz nākotni, uz to, kas būs, kad mūsu saule izdeg, kad mūsu galaktika saplūdīs ar citām, kad tumšā enerģija uzvarēs tumšo matēriju, un jūs skatāties arī uz tagadni, uz šo īso, brīnišķīgo mirkli, kad visums ir tieši pareizais, lai radītu apziņu, kas var brīnīties. Mēs esam visuma veids, kā piedzīvot sevi. Mēs esam zvaigžņu putekļi, kas kļuva dzīvs. Mēs esam ātomu, kas paklausās fizikāliem likumiem, bet kaut kādā veidā rada kaut ko, kas pārsniedz šos likumus – domāšanu, jūtas, mīlestību, jēgu. Un varbūt tieši šī spēja radīt jēgu no haosa, struktūru no tukšuma, gaismu no tumsas, varbūt tieši tā ir dziļākā saikne starp mums un tumšo matēriju. Jo tumšā matērija rada struktūru no haosa, tā rada galaktikas no vienmērīgas gāzes, tā rada kārtību no entropijas. Un mēs, apziņa, darām to pašu. Mēs radām jēgu no pieredzes, mēs radām izpratni no novērojumiem, mēs radām skaistumu no matemātikas. Varbūt mēs neesam tik atšķirīgi no tumšās matērijas. Varbūt mēs abi esam daļa no tā paša procesa. Visuma centieni radīt arvien sarežģītākas struktūras, arvien dziļāku organizāciju, arvien lielāku apziņu. Tumšā matērija rada fizisko struktūru. Mēs radām garīgo struktūru. Un kopā mēs esam visuma veids, kā kļūt par kaut ko vairāk nekā tikai atomu un enerģijas kopa. Šis ir kulminācijas punkts. Šis ir brīdis, kad viss, ko mēs esam mācījušies par tumšo matēriju un tumšo enerģiju, satiekas ar dziļāko jautājumu – kas mēs esam? Un atbilde ir – mēs esam daļa no tā paša visuma, kas ir 95% noslēpums. Mēs esam 5%, kas var redzēt, domāt, brīnīties. Bet mēs esam savienoti ar tiem 95% caur gravitāciju, caur vēsturi, caur pašu eksistences faktu. Bez tumšās matērijas mēs nebūtu šeit. Bez tumšās enerģijas mēs nezinātu, ka visumam ir nākotne.
Bez šī noslēpuma mēs nezinātu, ka ir vēl ko atklāt. Un varbūt tieši tas ir skaistākais. Ne tas, ko mēs zinām, bet tas, ko mēs vēl nezinām. Ne atbildes, bet jautājumi. Ne galamērķis, bet ceļojums. Bet tagad ir laiks apstāties, laiks atskatīties, laiks atzīt to, ko mēs patiešām zinām, un to, ko mēs nezinām. Mēs zinām, ka 95% no visuma ir kaut kas, ko mēs nevaram redzēt. Mēs zinām, ka šis kaut kas tur kopā galaktikas un vienlaikus izpleš telpu starp tām. Mēs zinām, ka bez šī neredzamā mēs nekad nebūtu eksistējuši. Bet mēs nezinām, kas tas ir. Mēs nezinām, kāpēc tas eksistē. Mēs nezinām, vai tas ir viena lieta vai daudzas. Mēs pat nezinām, vai mūsu jautājumi ir pareizi formulēti. Un šī nezināšana nav neveiksme. Tā ir godīgākā atbilde, ko zinātne var dot. Iedomājieties, ka jūs stāvat okeāna krastā pirms 400 gadiem. Jūs redzat horizontu, jūs redzat viļņus, jūs jūtat vēju, un kāds jums jautā, kas ir viņpus horizonta? Jūs varētu izdomāt stāstus par pūķiem, par zemes malu, par dieviem, vai arī jūs varētu pateikt patiesību. Es nezinu, bet es varu uzbūvēt kuģi un doties to noskaidrot. Tieši to mēs darām ar tumšo matēriju. Mēs būvējam kuģus, teleskopus, detektorus, matemātiskus modeļus. Mēs dodamies ceļojumā nezināmajā, un katrs atklājums atklāja ne tikai atbildes, bet arī jaunus jautājumus, dziļākus jautājumus, skaistākus jautājumus. Pirms 100 gadiem mēs domājām, ka visums ir tikai mūsu galaktika. Tad mēs atklājām, ka ir miljardiem citu galaktiku. Pirms 50 gadiem mēs domājām, ka visums palēninās. Tad mēs atklājām, ka tas pātrinās. Pirms 20 gadiem mēs domājām, ka tumšā matērija ir vienkārša. Tagad mēs sākam saprast, ka tā varētu būt tikpat sarežģīta kā parastā matērija. Katrs atklājums padara visumu ne vienkāršāku, bet sarežģītāku, ne mazāku, bet lielāku, ne saprotamāku, bet brīnišķīgāku. Un tas ir labi, jo visums, kas būtu pilnībā saprotams, būtu garlaicīgs. Bet visums, kas ir bezgalīgi dziļš, bezgalīgi sarežģīts, bezgalīgi noslēpumains, tāds visums ir cienīgs mūsu brīnīšanās. Tagad runāsim par to, ko mēs nezinām, par patiesajiem noslēpumiem. Vai tā ir viena daļiņa vai daudzas, vai tā ir daļiņas vispār, vai kaut kas pilnīgi cits? Mēs esam meklējuši 40 gadus. Mēs esam uzbūvējuši detektorus dziļi zem zemes. Mēs esam meklējuši signālus no kosmosa. Mēs esam aprēķinājuši tūkstošiem teorētisko modeļu. Un mēs joprojām nezinām. Varbūt tumšā matērija ir vimps, vājās mijiedarbības masīvās daļiņas. Varbūt tā ir akcioni. Daļiņas, kas ir miljardiem reižu vieglākas par elektronu. Varbūt tā ir primordiāli melnie caurumi. Melnie caurumi, kas veidojās tūlīt pēc lielā sprādziena. Varbūt tā ir modificēta gravitācija. Varbūt Ņūtona un Einšteina likumi vienkārši nedarbojas pareizi lielās distancēs. Varbūt tā ir kaut kas, ko mēs vēl nevaram iedomāties. Jauns spēks, jauna dimensija, jauns veids, kā matērija var eksistēt. Patiesība ir, mēs nezinām, un varbūt mēs neuzzināsim vēl 100 gadus, varbūt 1000, varbūt nekad. Varbūt tumšā matērija ir tik fundamentāli atšķirīga no parastās matērijas, ka mūsu metodes, kas ir veidotas, lai izpētītu parasto matēriju, vienkārši nedarbojas. Vai tā ir kosmiskā konstante, nemainīgs spēks, kas piepilda visu telpu? Vai tā ir dinamiskais lauks, kaut kas, kas mainās laikā un telpā? Vai tā ir kvantu vakuma enerģija, enerģija, kas rodas no tā, ka pat tukšā telpa nav patiesi tukša? Vai tā ir kaut kas vēl dīvaināks? Varbūt ietekme no citām dimensijām, varbūt spiediens no citiem visumiem? Mēs zinām, ka tumšā enerģija veido 70% no visuma. Mēs zinām, ka tā liek visumam pātrināties, bet mēs nezinām, kas tā ir. Mēs pat nezinām, vai tā ir lieta vispār, vai vienkārši īpašība, kā uzvedas telpa. Un šeit ir visnoslēpumainākais. Kad mēs mēģinām aprēķināt, cik daudz vakuma enerģijas vajadzētu būt, pamatojoties uz kvantu mehāniku, mēs iegūstam skaitli, kas ir 120 kārtām lielāks nekā tas, ko mēs novērojam. 120 kārtas. Tas ir lielākais neatbilstības starp teoriju un novērojumu visā zinātnes vēsturē. Kaut kas ir dziļi, fundamentāli nepareizi ar mūsu izpratni.
Kāpēc tumšā matērija ir 25%? Kāpēc tumšā enerģija ir 70%? Kāpēc parastā matērija ir tikai 5%? Ja šie skaitļi būtu nedaudz atšķirīgi, tikai dažus procentus, visums būtu pilnīgi citāds. Pārāk daudz tumšās matērijas, visums sabruktu. Pārāk maz, galaktikas nekad neveidotos. Pārāk daudz tumšās enerģijas, visums izplastos pārāk ātri. Pārāk maz, visums sabruktu atpakaļ. Šī precizitāte ir tik neticama, ka tā prasa izskaidrojumu. Bet mums nav izskaidrojuma. Mums ir tikai hipotēzes, multivers, kosmiskā evolūcija, antropiskais princips. Bet neviena no tām nav pierādīta. Neviena no tām varbūt nekad netiks pierādīta. Vai bija kaut kas? Vai laiks pats sākās ar lielo sprādzienu? Vai bija cits visums pirms mūsējā? Vai būs cits pēc mūsējā? Vai mūsu visums ir tikai viens no bezgalīgi daudziem? Vai tumšā matērija un tumšā enerģija ir mantojums no iepriekšējā visuma? Mēs nezinām, un varbūt mēs nevaram zināt, jo ja laiks pats sākās ar lielo sprādzienu, tad jautājums, kas bija pirms, var nebūt pat jēgpilns. Tas būtu kā jautāt, kas ir uz ziemeļiem no ziemeļpola. Jautājums, kas gramatiski ir pareizs, bet loģiski nav. Kā var būt, ka atomi, lietas, kas paklausās tikai fizikāliem likumiem, var organizēties tā, lai radītu pieredzi? Kā var būt, ka elektroni, kas lec starp neironiem, rada sajūtu, ka es esmu? Kā var būt, ka matērija kļūst apzinīga? Šis ir tas, ko filozofs Deivids Čalmers sauc par grūto apziņas problēmu. Mēs varam izskaidrot, kā smadzenes apstrādā informāciju. Mēs varam izskaidrot, kā rodas uzvedība, bet mēs nevaram izskaidrot, kāpēc ir subjektīva pieredze. Kāpēc ir kaut kas, kā ir būt manim? Un varbūt šis jautājums ir saistīts ar tumšo matēriju un tumšo enerģiju. Varbūt apziņa nav tikai smadzeņu produkts, bet kaut kas fundamentālāks. Varbūt tā ir īpašība, kas piemīt visam visumam, varbūt pat tumšajai matērijai. Varbūt visums pats ir apzinīgs kaut kādā veidā, un mēs esam tikai lokāli, koncentrēti šīs apziņas izpausmes. Šī ideja, ko sauc par panpsihismu, izklausās traka. Bet daži no nopietnākajiem mūsdienu filozofiem un zinātniekiem to uzskata par iespējamu. Jo alternatīva, ka apziņa kaut kādā veidā rodas no neapzinīgas matērijas, šķiet tikpat neiespējama. Tagad atgriezīsimies pie tā, ar ko mēs sākām. Atceraties? Kjār tagad, kamēr jūs skatāties šo video, jūsu ķermenis kustās ar ātrumu 700 km/sekundē cauri kosmosam, bet tas nav viss. Cauri jums katru sekundi izlido miljardiem tumšās matērijas daļiņu. Tās iziet cauri jūsu ādai, cauri jūsu kauliem, cauri jūsu smadzenēm, neatstājot pēdas. Jūs esat caurspīdīgs tumšajai matērijai, un tumšā matērija ir caurspīdīga jums. Bet jūs abi esat daļa no tā paša visuma. Jūs abi esat veidoti lielajā sprādzienā. Jūs abi esat pakļauti tiem pašiem fizikālajiem likumiem. Jūs abi esat daļa no tā paša kosmiskā stāsta. Stāsta par to, kā tukšums kļuva par kaut ko, kā haoss kļuva par kārtību, kā vienkāršība kļuva par sarežģītību. Un varbūt dziļākā patiesība ir šī. Nav mēs un tumšā matērija. Ir tikai visums. Viens, vienots, savstarpēji saistīts visums, kur katrs atoms, katra daļiņa, katra doma ir daļa no tā paša auduma. Mēs esam veids, kā visums piedzīvo sevi. Tumšā matērija ir veids, kā visums strukturē sevi. Tumšā enerģija ir veids, kā visums pārveido sevi. Un kopā redzamais un neredzamais, zināmais un nezināmais, jautājumi un noslēpumi. Mēs esam visuma veids, kā kļūt par kaut ko vairāk nekā tikai atomu un enerģijas kopa. Mēs esam veids, kā visums rada jēgu. Iedomājieties, ka jūs varētu runāt ar visumu. Ko jūs tam jautātu? Varbūt, kāpēc es eksistēju? Un visums varētu atbildēt, jo es eksistēju. Un tu esi veids, kā es zinu, ka es eksistēju. Varbūt, kas ir tumšā matērija? Un visums varētu atbildēt, tā ir daļa no manis, ko tu vēl neizproti. Bet tas nenozīmē, ka tā nav reāla. Tas nenozīmē, ka tā nav skaista. Varbūt, kas notiks ar mani, kad es miršu? Un visums varētu atbildēt, tavi atomi atgriezīsies pie manis. Tie kļūs par citām lietām.
varbūt par zvaigzni, varbūt par planētu, varbūt par citu dzīvību. Nekas patiesi nezūd, viss tikai pārvēršas. Varbūt, vai ir jēga, un visums varētu atbildēt. Jēga nav kaut kas, ko tu atrod. Tā ir kaut kas, ko tu radi. Un katru reizi, kad tu uzdod jautājumu, katru reizi, kad tu meklē atbildi, katru reizi, kad tu brīnies, tu radi jēgu. Mēs dzīvojam īpašā laikā. Laikā, kad mēs varam izmērīt visumu. Laikā, kad mēs varam redzēt atpakaļ līdz gandrīz lielajam sprādzienam. Laikā, kad mēs varam uzdot jautājumus, ko neviens nav uzdevis iepriekš. Bet mēs dzīvojam arī laikā, kad lielākā daļa no visuma joprojām ir noslēpums. Kad 95% no tā, kas eksistē, ir kaut kas, ko mēs nevaram redzēt, pieskarties, tieši izmērīt. Kad fundamentālākie jautājumi, kas ir tumšā matērija, kas ir tumšā enerģija, kas ir apziņa, joprojām ir bez atbildēm. Un varbūt tieši tas padara šo laiku tik īpašu. Mēs esam pietiekami zinoši, lai saprastu, cik daudz mēs nezinām. Mēs esam pietiekami attīstīti, lai uzbūvētu instrumentus, kas var mērīt neredzamo. Bet mēs esam joprojām pietiekami jauni, pietiekami nezinoši, lai saglabātu brīnīšanos. Pēc 1000 gadiem, ja cilvēce izdzīvos, ja mēs turpināsim meklēt, varbūt mēs uzzināsim atbildes. Varbūt mēs atklāsim, kas ir tumšā matērija. Varbūt mēs sapratīsim tumšo enerģiju. Varbūt mēs pat atrisināsim apziņas noslēpumu. Bet es ceru, ka pat tad, pat ar visām atbildēm, mēs saglabāsim spēju brīnīties. Jo visums, kas ir pilnībā izskaidrots, zaudē savu maģiju. Bet visums, kas vienmēr atklāj jaunus slāņus, jaunus noslēpumus, jaunas brīnumainas lietas, tāds visums ir cienīgs bezgalīgas izpētes. Tātad šeit mēs esam 5% no visuma, kas var domāt, kas var jautāt, kas var meklēt, ieskauti 95% noslēpuma, un varbūt tieši šī proporcija ir perfekta. Pietiekami daudz zināmā, lai mēs varētu izdzīvot, lai mēs varētu radīt, lai mēs varētu sapņot. Bet pietiekami daudz nezināmā, lai mēs nekad nepārstātu meklēt. Tumšā matērija tur kopā galaktikas. Tumšā enerģija izpleš visumu. Bet varbūt ir vēl trešais spēks – zinātkāre. Spēks, kas liek mums skatīties uz zvaigznēm un jautāt, kāpēc? Spēks, kas liek mums būvēt teleskopus, detektorus, teorijas. Spēks, kas liek mums meklēt patiesību, pat ja tā ir slēpta 95% neredzamā. Un varbūt šī zinātkāre ir tikpat fundamentāla kā gravitācija. Varbūt tā ir visuma veids, kā izzināt sevi. Varbūt katrs jautājums, ko mēs uzdodam, ir visuma jautājums sev. Katrs atklājums, ko mēs izdarām, ir visuma atklājums par sevi. Mēs neesam atsevišķi no visuma. Mēs esam visums. Mēs esam veids, kā tumšā matērija un tumšā enerģija, zvaigznes un galaktikas, ātomi un enerģija, kā tas viss kļūst apzinīgs, kā tas viss sāk jautāt, kas es esmu. Un tātad, kad jūs šonakt skatīsieties uz zvaigznēm, atcerieties, jūs skatāties uz pagātni, gaismu, kas ceļoja miljardiem gadu. Jūs skatāties uz nākotni, uz to, kas būs, kad mūsu saule izdeg, kad tumšā enerģija uzvarēs. Bet visvairāk jūs skatāties uz noslēpumu, uz to, ka lielākā daļa no tā, kas eksistē, ir neredzama. Un šis noslēpums nav šķērslis, tas ir ielūgums. Ielūgums brīnīties, ielūgums meklēt, ielūgums kļūt par daļu no visuma pašizziņas procesa, jo galu galā varbūt tieši tas ir dzīvības jēga. Ne atrast visas atbildes, bet turpināt uzdot jautājumus, turpināt meklēt, turpināt brīnīties. Visums ir 95% noslēpums. Jūs esat 5%, kas var to novērtēt. Tas ir pietiekami, tas ir vairāk nekā pietiekami, tas ir brīnišķīgi.